dažādi sportisti, vienots atbalsts. SMS Kredit LV. Labdien šajā burvīgajā, tiešām burvīgajā dienā spīd saulīt aptuveni 20 grādi un futbolisti baltās un zildzeltenās formās dodās laukumā, proti SMS Kredit LV. Latvijas futbola virslīgas sastās kārtas centrālā spēle, kurā mājinieku lomā futbola klubs Jelgava, iespējams pēdējā spēle kā mājiniekiem šeit Olainē, un viņiem pretiniekos futbola klubs Ventspils. Tātad divas līdervienības, futbola klubs Jelgava pašlaik turnīra tabulā 2. vietā ar 10 punktiem 5 spēlēs, un Ventspilniekiem turpretī pagaidām nav neviena zaudēta punkta. 4 spēles, 4 uzvaras, kas kopumā dod 12 punktus Ventspilniekiem un pirmo pozīciju. Nu, viss ir, lai būtu labs futbols, arī komandas laukumā ir devušies labākajos sastāvos. Nu, Jelgavniekiem ir pāris iztrūkumi, bet tomēr sākuma sastāvs ir gandrīz ierastais. Ir viena izmaiņa, bet par to mazliet vēlāk. Šodien tiesās spēle tiesneša brigāde no Lietuvas, tātad galvenais tiesnesis šodien būs Sergejs Sļiva no Lietuvas, tātad FIFA kategorijas tiesnesis, asistents Sauļus Dirda no Lietuvas, arī FIFA kategorija, un otrs līnija tiesnesis būs Arunis Dātkus, nacionālā kategorija arī, protams, Lietuva, un ceturtais tiesnesis Aleksandrs Anufrijos no Rīgas, FIFA. Šodien nebūs mums 6 tiesneši, tātad galvenais tiesnesis, 2 līnija tiesneši un 4. tiesnesis, un spēles inspektors šodien Andrejs Sipailo no Daugavpils. Abas komandas jau ir devušās laukumā, ir gatavs uzsākt cīņu, un tad varbūt arī iepazīsimies ar komandas sākumu sastāviem. Sāksim ar viesiem no Ventspils. Viņiem salīdzinot ar iepriekšējo spēli, kur viņi aizvadīja pret Jūrmalu un izcīnīja uzvaru 3-1 Ventspilī. Nav nevienas izmaiņas. Tātad tas pats sastāvs, kas pret Jūrmalu, un tātad sāks vārtos komandas kapteinis Maksims Uvārenko ar 30. numuru, 2. numurs Kaspars Dubra ar 3. numuru Antons Kurākins, 7. numurs Tornike Tarknišvili ar 8. numuru Vīsvalds Ignatāns, 9. numurs Simonas Pauļus ar 10. numuru Jurijs Žigājos, ar 18. numuru Indue Muječi, ar 19. numuru Spānis Francisko Inza, 20. numurs Vadibam Jančukam un 32. numurs Oļeks Timofejos. Par rezervistiem mazliet vēlāk paskatīsimies, kā sāksies spēle, kura no komandām iegūs ienestību. Ventspilniekiem izskatās, ka standarta formās 4-4-2 centra aizsardzībā spēlēs Inza un Dubra, pa malām Kurākins un Timofejos. Tātad šis Spāns ar 19. numuru. Sākuma sastāvā iepriekšējā spēles šķiet, kā malējs aizsargs arī brīžiem spēlēja, vai varbūt arī kā centra aizsargs katrā ziņā visai stabils izskatījās iepriekšējā spēlē. Savukārt ir 26-gadīgais aizsargs, pagājušajā sezonā spēlēja turpat, starp citu, kur Kaspars Īkstens Jelgavas vārdsargs vienu brīdi atradās, tātad Islands augstākajā līgā Vingur Olasvik, bet šogad ir Ventspilī. Vidējā līnijā pat centriem spēlēs Pauļus un Tarknišvili, 2 Ventspils leģionāri. Pamalām būs Vīsvalds Ignatāns un Jurijs Žigājos, un uzbrukumā arī veidos 2 leģionāri, tātad Muječi, jau pieminētais Muječi, 21 gads šim 18. numuram, un Vadims Jančuks. Pēdējās sezonas jau Vadims aizved Ventspilī. Visai arī traumatisks, bieži izkrīt no sastāvu, bet var uztaisīt rezultātu un ir nopietnas draudz uzbrukumā virslīgas līmenī pavisam noteikti. Varbūt tagad par Jelgavniekiem vārtos būs Kaspars Īkstens. Par formātu runājot, tad jāskatās, kurā pozīcijā darbosies Georgijs Diekvišvili. Viņš ir devies laukumā Oļega Malšenok vietā. Oļegam ir neliels savainojums, tāpēc šodien viņa nav pat pieteikumā. Ja Diekvišvili spēlēs kā izteikts uzbrucējs, tad arī visticamāk būs ierastais 4-4-2, tātad aizsardzībā pa centriem spēlēs 25. numurs Ošs, Mārķis Ošs un 7. numurs Valērijas Reķko. Pamalām būs kā ierasts 85. numurs Gins Freimans. Paskatīsimies šo standarta situāciju un tad paturpināsim par Jelgavas sākumu sastāvu. Bīstam, Valērijam Reķko bija domāts šī piespēles tālo stabu. Romāns Bezpālos ir pierādījis, ka standarta situācijas speciālists viņš ir visai izteiks. Iepriekšējā spēlē pret Liepāju pēc stūrstiena, lielisks stūrstiena pēc viņa piespēles, tātad Valērijas Reķko guvārds, arī pret Daugavpils uzreiz pa taisno iesit Romāns, tā kā uzņem labu formu Romāns un ir izkarojis diezgan stabilu pamatsastāvu vietu Jelgavas sastāvā, lai gan iespējas, ar ko viņu nomainīt, pat būtu visai liels. Boris Bagdaškins šodien nespēlē, viņam ir arī neliels savainojums, arī Andrejam Kiriļinam ir savainojums, viņam mazliet
nopietnāks, 2 nedēļas izlaidīs, bet nu vēl tātad par sākumu sastāvu aizsardzībā pa kreiso malu darbosies Aleksandrs Gubins, viņam 77. numurs, pa centriem šodien ar 28. numuru Artis Lāsniņš un 10. Romāns Bezpālovs, pa malām ar 90. numuru būs Armāns Petersons, viņš pa labo malu un pa kreiso malu Vadims Žuļevs, un uzbrukumā tātad 22. numurs Gruzīns Georgijs Diakoničvili, kuram pirmā spēle Jelgavas pamatsastāvā, un ar 21. numuru Vladislavs Kozlovs. Nu, Georgijs vienu spēli pat netika pieteikumā tātad pret Rīgas skonto, pēc tam nākamajā pret Liepāju nāca uz maiņu, uzreiz un guva vārds, svarīgs vārds, kas pat sanāca kā uzvaru nesošie, smagi spēle, varbūt ne pašu spēles ziņā Jelgavniekiem bija izteikts pārsvars, bet, nu, gala rezultātā 3-2 Jelgava uzvarēja Liepāju. Nu, tagad arī pirmā standarta situācija pie Kaspara Ikstena vārtiem, viņš pārliecinoši spēlē izgājienā, un Kaspars Dubra aktīvi pret Gintu Freimanu, un Gints Freimans varētu arī atbildēt, bet šeit var sanākt labs sāsinājums Armāns Petersons Žuļevam. Un Žuļevs arī tiek pie bumbas, viens no bīstamākajiem malējiem pussargiem šajā sezonā virslīgas čempionātā. No Diakoničvili tagad mazliet nokavēja ar sitienu, bet beigās aizmugurē ir Vadims Žuļevs pēc Vladislava Kozlova piespēles ar galvu, bet, nu, katrā ziņā tāds pirmais jau nopietnais, kaut cik nopietnais drauds pie Ventspils vārtiem varēja sanākt bīstamāk, nu, nesanāca līdz galam, varbūt Georgijs Diakoničvili nokavēja ar sitienu. Arī varbūt Petersons mazliet veiksmīgāk varēja piespēlēt Žuļevu, uzreiz nevarēja sīst Žuļevs, nu, beigās jau Ventspilnieki atgriezās. Nu, pirms tam jāsaka, Žigājos mazliet neuzmanīgi nospēlēja, centās iet uz pārķeršanu, bumbas pārķeršanu brīdī, kur varbūt tas pat nebija vajadzīgs, bija mazliet pozicionālāk jānospēlē, sanāca automātiski jau, tad Armāns Petersons ātrais aizskrēja pa malu un sanāca tieši tādēļ šis bīstamais Jelgavas uzbrukums, tieši Jurija Žigājev varbūt pārlieku lielās vēlmes pārķert bumbu dēļ. Bet, nu, redzam, arī Muiečī diezgan zemu sēžās. Žigājos spēlē tā kā tuvāk Kaspara Ikstena vārtiem Muiečī, tāpēc, ka ir jāizcīna šīs gaisa bumbas. Nu, Žigājam skaidrs ar viņa auguma parametriem otrajā stāvā ir grūti, bet tagad labajā malā Visvalds Ignitāns, kurš gada no gada progresē. Nu, tagad 23 gadi jau Visvaldim ir, 1991. gadā dzimušais, un tagad arī viņš tieši arī veids diezgan bīstam piespēli. Nu, Kozlovs aktīvi pret Inzu. Nu, Inza protestēja pret līniju tiesnesi, nu, Ventspilniekiem palika bumba, arī Kaspars Dubra pievienojās šim spāņu aizsargam, ka bija noteikuma pārkāpums, nu, varbūt arī bija. Vladislavs Kozlovs tagad parunā ar spāni, viens otram tur kaut ko padraud, pagrūstās, un līderi ir laukumā satikušies, un skatīsimies, kuri tad būs spēcīgāki. Pagaidām joprojām 0-0. Nu, Ventspilniekiem praktiski gandrīz nav skatītāji, varbūt kāds ir, bet, nu, aktīvie tie, kas ir skaļākie un skaļākie visādās ziņās. Nu, šodien nav, nu, Jelgavniekiem gan ierastā brigāta, protams, ir ierindā. Viņi ir, principā, uz visām spēlēm. Nu, rets ir tāds gadījums, kad nav Jelgavnieki ierindā vai Daugavpils vai Ilūgs pagājušajā sezonā. Vienmēr viņi bija līdz komandai, un divi no viņiem pilnīgi visās spēlēs, un tāpēc arī pagājušajā sezonā noslēguma Jelgavas pasākumā saņēma apbalvojumu par tā saukto zelta sezonas aizvadīšanu. Tātad neviens izlaist spēles, bet tagad Muiečī nesaprotās viņš ar Vadimu Jančuku. Nu, Ventspilniekiem šajā starpzonā varbūt nebija tie skaļākie darījumi. Trīs jauni spēlētāji nāca klāt, tātad šis Albāns Muiečī ar 18. numuru, nu tikai 21 gads ir šim spēlētājiem, nu sāka viņš karjeru profesionālu jau 19 gados Albānijas augstākajā līgā, bet pēc tam un spēja soli atpakaļ spēlēja Albānijas otrajā līgā, tātad pirmajā divīzijā pēc spēka otrā līga, un pēdējā sezonā 14 spēlēs guva 5 vārds, nu, nav īpaši skaļs, nu, skatīsimies. Un, protams, viņam ir 21 gads, un viņš nav sasniedz savu maksimālo meistarību, auguma parametri izskatās visai labi, fiziski spēcīgs futbols izstās, to pašu var teikt arī par Spāni Francisko Inzu, par kuru pagājušo sezonu jau pastāstīja, tātad Islandē spēlēja šis futbols, viens vārds arī iesit, bet, nu, viņš jau ir krietni pieredzējušāks, viņam ir 26 gadi, auguma parametri arī labi priekš centra aizsargiem, 1,90 m ir šim futbolistam, un trešais papildinājums, kas bija starpzonā Ventspilī, tas bija Rīgas Daugavs pagājušās sezonas viens no galvenajiem balstiem, arī pozīcija viņam
saistīta ar vārtu balstu. Tātad balstu pussargs Vitālijs Rečīckis. Iemetāts, vai viņš ir šodien pieteikumā? Nē, nav pieteikumā Rečīcka. Tātad Rečīckis nav ierindā, bet, sanāca Ventspilniekiem pazaudēt arī vairākus nopietnus spēlētājs, kas bija līderi un vietā īsti neizdevās atrast. Un Katamas Spērtī jau teica, pēc spēles šeit Olēnē, tad gan Ventspils, gan Skonto šogad nav tik spēcīgi, žurnālisti visi, principā, kas piedalījās šajā prognožu spēlē, izteica, ka Ventspils ir favorīti un vienbalsīgi arī atzina. Savā prognozē izteica, ka arī uzvarēs tieši Ventspils šogad, bet, nav tik spēcīgi arī viņi šogad, vismaz pēc manām domām, un būs viņiem jāpacīnās. Protams, stabilākā komanda ir Ventspils, bet, kas būs futbola laukumā? Pagaidām spēlē līderi cienīgi. 4 spēles varbūt nav tās pašas pārliecinošākās, bet 4 uzvaras ir izcīnīts, bet te bīstam Vladislavs Kozlovs un nav, ir garām vārtiem, Jelgavnieki jau leca kājās, izskatījās, ka būs pirmais vārtu gums, laba sadarbība. Vadim Žuļovs piespēlēja Kozlovam, Kozlovs arī paspēja, Varenko izgāja no vārtiem, it kā gājus pārķeršana, bet tādā stiepienā Vladislavs Kozlovs pasita bumbu garām Varenko, bet gar pašu vārtu stāvu. Tā kā rezultāts paliek nemainīgs 0-0, un šī jau bija pirmā izcilā iespēja, un tā Jelgavniekiem, bet, jāstiekšā ir šādos momentos, un šeit Inza. Grūti teikt, vai šis bija apzināti, viņš spēlēja tik rūpji pret Diekviņšvili, bet zeltainā kartīte vienalga šim spānim tiek piešķirta. Un tātad par aizgājējiem, par Ventspils aizgājējiem. Viens no viņiem ir vārtsargs, 26 gadus vecais Vitālijs Meļņčenko, kurš šogad spēlēja Jūrmālas Spartakā. Tāpat arī viena no aizsardzības pamatvērtībām pēdējās sezonās Vitālijs Smirnovs, un 27 gadi šim aizsargam, cik zināms, nepiedāvāja lielāku līgumu Smirnovam, un Smirnovs aizgāja uz Spartaku, kur šogad izskatās visai naudīgi, kā būs realitātē, to skatīsimies sezonas gaitā. Un no pussargiem prom ir Igors Tarasovs, 25-gadīgais, viņš šogad spēlē Grodņas Nemaņa komandā, tātad Baltkrievijas augstākajā līgā, kurš starp citu darbojas arī Ģirds Karlsons, un vakar viņi izrāva savai komandai uzvaru ar 2-1, abi guva vārtus, tā kā visai veiksmīgi ir iekārtojies tur Igors Tarasovs, un vēl viens aizgājies ir Krievu vidējās līnijas spēlētājs Edvards Suhānovs, kurš 2 gadus nospēlē Ventspilī, bet, tagad ir prom. Un no uzbrucējiem tātad prom ir Eduardo Federico Martīnes, kurš arī 2 sezonas nospēlēja Ventspilī, Urugvajietis, bet arī jau krietni pieredzējis, 29 gadi, un viņš jau tagad savu karjeru turpina Bolīvijā. Bolīvijā ir iesits arī 2 vārtus Martīnes, bet prom ir arī Daniels Turkovs. Daniels Turkovs uzbrucējs arī viens no galvenajiem bombardieriem pagājušajā sezonā. Turkovs spēlē tagad Polijas 1. līgā, tātad pēc spēku 2. līgā komandā Belhatau, un vakar izcēlās Daniels, viņam vārti un rezultīvu piespēli. Un tas ir par Ventspils aizgājiem, tā kā rēķiniet paši aizgājēji. Tādiem nopietniem rotācijas spēlētājiem ir vairāk nekā nākuši klāt futbolisti. Bet, pagaidām Juris Počīnskis ar saviem resursiem tiek galā. Ir viens zaudējums, bet tas Latvijas kausa izcīņas ceturdaļfinālā pret Daugavpils Daugavu 1-2. Toreiz Ventspils zaudēja, izkrita no kausa izcīņas. Starp citu, Jelgavnieki ir viena no pusfināla dalībniecēm turpretim. Tātad viņi apspēlēja ceturdaļfinālā Gulbeni ar 2-0 un ir viena no 4 pusfināla dalībniecēm. Vēl pusfinālā spēlēs Liepāja, Daugavpils Daugavu un Skonto. Abas šīs pusfināla spēles paredzētas 23. aprīlī 2006. Tātad Zemgales Olimpiskajā centrā, tieši tā, lai gan iepriekš ziņojām, ka Olēnē varētu notikt šī kausa izcīņa, arī Sergejs Golubovs iepriekš tā teica, bet tomēr ir izdevies klubam vienoties ar Zemgales Olimpisko centru, ka spēle notiks tieši tur uz dabīgā seguma laukuma, un 23. aprīlī tātad visi futbola cienītāji dodamies uz Zemgales Olimpisko centru uz Jelgavu, 17:30 futbola klubs Jelgavu pret futbola klubu Liepāju. Liepājnieks, starp citu, pirms mūsu spēles, un Jurijs Žigājos gan savu iespēju izmanto, lielisks sitiens, un Jurijs ir spēlētājs, kurš var izšķirt spēles likteni, un tagad, neiesit tu, iesit tev. Jurijs Žigājos lielisks no metriem, aptuveni 14 lieliski uzreiz no gaisa sit, un Kasparam Ikstenam tur nebija vārti, nebija variantu, tātad
1-0, Ventspils izvirzās vadībā, Jurijs Žigājos. Nu šķiet pēc Simona Pauļus piespēles uzreiz sita no gaisa. Neliels hausiņš Jelgavas soda laukumā un 1-0. Līdera vienība izvirzās vadībā pret Jelgavu. Jurijs Žigājos ir tas, kurš atklāja šīs spēles rezultātu. Lielisks sitiens, bravo Jurij. Izceļās bieži vien Žigājos ar skaistiem vārtu gūmiem, un arī šeit Olainē nav izņēmums, ir skaisti vārti, un Kasparam Ikstenam šoreiz pat jāpaliek uz vietas, nespēja viņš nemaz norēģēt uz šādu pavērsienu, varbūt pat negaidīja, varbūt gaidīja, ka apstrādās bumbu, Jurijs pēc tam meklēs kādas iespējas, bet Žigājos redzēdams, ka bumba labi lido pa gaisu, laba iespēja uzreiz no gaisa, to arī izmanto. Un šādās epizodēs vārtsargiem nav nekāda varianta, nav iespēja norēģēt laicīgi uz šādām epizodēm, un tāpēc arī rezultāts ir attiecīgs 1-0 vadībā futbola klubs Ventspils. Skatīsimies, kā tagad reaģēs Jelgavnieki, savu iespēju viņi neizmantoja. Ventspils izmantoja, bet Kozlovs uzreiz uzmundrināja savus komandas biedrus, ka viss ir kārtībā, ir tikai spēles sākums, vēl viss ir priekšā, vēl laika ir daudz. Un pirmajā puslaikā aptuveni 15 minūtes ir nospēlēts, arī daudz jau notikumu pavērsienu, līdzīgi kā iepriekšējā spēlē šeit Olainē, kā pret Skonto, bet šeit var būt 2-0 un ir pret 2-0. Un Jelgavnieki tomēr apjūk pēc šī vārtu guma, nenostrādā aizsardzībā un Visvalds Ignatāns panāk 2-0. Nu šķiet, ka tieši Visvalds bija tas, kurš guva vārds, bet Ventspils dubulto savu pārsvaru 2-0, nu negaidīt. Jelgavnieki sāka labi, varbūt pat uzbruku bīstamāk, bet tas viss noslēdz ar to, ka Jelgavnieki savu iespēju neizmanto, bet Ventspils pretī ieliek pretī 2, tātad 2-0. Izvirzās vadībā Ventspils. Un skatīsimies, kāds būs turpmākais notikumu pavērsienu. Ventspilnieki varbūt pārāk spoži neiesāk, bet savas iespējas sagaidīja, jāskatās atkārtojumā, grūti spriest tā uzreiz, bet kaut kas tur arī aizsardzībā Jelgavniekiem nenostrādāja. Tā bija mala, kurā spēlē centra aizsargs Reģko un malējais aizsargs Gubins. Un tieši tā arī informators paziņo, ka Visvalds Ignatāns bija tas, kurš guva vārds. Bet, katrā ziņā mazliet neuzmanīgs epizods no Jelgavniekiem. Žigājos uzreiz no gaisa arī tagad, kaut kā pārāk brīvi izskatījās, ka izskrēja Ignatāns līdz savam momentam, un Jelgavniekiem tagad, lai izcīnītu vismaz 1 punktu, jau ir jāgūst 2 vārti. Bet, kā jau teicu, laika vēl ir ļoti, ļoti daudz. Aptuveni 75 minūtes bez kompensācijas laika. Savu pārsvariņu jau Ventspils ir iegūst. Tātad 2-0. Un paskatījos arī pirms spēles, kāda tad ir vidējais vecums abām komandām. Un Jelgavnieki ir pieredzējušāki no tiem, kas ir pieteikumā. Vidējais vecums 24, pat ar pusi gadu. Ventspilniekiem tur pretī 23. Ja mēs skatāmies uz pamatsastāviem, tad Jelgavniekiem vēl kāds puspunktiņš varētu nākt klāt, un vidējais vecums varētu būt pat virs 25 gadiem. Visticamāk arī ir virs 25 gadiem, bet Ventspilniekiem ap šo skaitli tas arī varētu grozīties, tā kā Jelgavnieki pieredzējušāka komanda nekā Ventspils. Bet tas ir gadu ziņā arī Ventspilī tomēr ir vairāk pagājušajās sezonas titulu izcīnītāji. Lielākā daļa no viņiem ir tādi. Bet tagad atkal var sanākt labs pretuzbrukums. Tur ir Vadims Jančiks, viņam jau no muguras traucās klāt gruzīns Georgijs Tiekvinšvili un Muječi mazliet neveiksmīgi nospēlēja. Vajadzēja viņam veiksmīgāk apstrādāt bumbu un ātrāk ievirzīt to kreisajā malā Tornike Tarkvinšvili. Tornike pagājušajā sezonā pret Jelgavu 2 vārtus jau guva, bet tagad Žigājos neapstrādā bumbu pēc viņa piespēles. Varbūt arī paskatīsimies, kā pagājušajā sezonā spēlēja abas šīs komandas savā starpā. Tātad 3 apļu turnīrs mums pagājuši gadu bija. Tas nozīmē, ka 3 reizes komandas arī tikās un atklāja viņus čempionātu. Pirmās kārtas spēlēs, šķiet, ka tas bija 30. marts, kad Ventspils mākslīgajā stadionā, otrās pamatskolas stadionā komandas tikās, un toreiz Ventspils bija krietni pārāk, izcīnīja arī uzvaru ar 4-0, pēc pirmā puslaika jau bija 2-0 un pa 2 vārtiem guva Jurijs Žigājos un jau pieminētais Tornike Tarkvinšvili.
Un pēc tam nākamā spēle jau bija 10. kārta Zemgales Olimpiskā centra dabīgais laukums, un tur jau bija pavisam cita aina. Ventspils uzvarēja ar 2-1. Un noskatāmies šo momentu, atkal hauss Jelgavas aizsardzībā. Ošs izdabū ārā. Bet šie uzbrukumi pavisam bīstam izskatās. Gan Ignatāns, gan tur tālāk arī uzbrucēja Jančiks un Muječi kārtīgi parausti Jelgavas aizsardzību. Un zināmā mērā varbūt arī pārliecība ir zaudējuši Jelgavas aizsargi, kuri sezonas sākumā gan izskatās labi. Varbūt pret Skonto nebija tā labākā spēle, bet tur, kur ir darbojies tieši šāds četrnieks, tātad Freimans, Ošretko un Gubins, it kā nav bijušas problēmas, ir darbojušies saskaņot un disciplinēti. Bet šajā spēlē jau 2 vārti ir ielaist, un abās epizodēs īksteni vainot nevaram. Tātad par savstarpējām spēlēm jau pieminētā spēle Zemgales Olimpiskajā centrā, kad Ventspilnieki uzvarēja ar 2-1, bet pavisam atšķirīga spēle ar pirmo savstarpējo maču. Ventspilī Jelgavnieki iespējams pat bija mazliet labāk, bija aktīvāki, vairāk uzbruk. Pēc pirmā puslaika bija 1-1, pa vārtiem bija iestuši Maksims Daņielovs un toreiz vēl Ventspilī spēlējušies Ladislavs Kozlovs, kurš tagad ir atgriezies Jelgavā. Un redzam, ir zaudējuši pārliecību, varbūt Gubins varēja uzreiz uz priekšu, bet izskatījās, ka visai tramīgs, izsita bumba aiz galvlīnijas un būs stūrsitiens. Un tātad par šo spēli 10. kārtā pagājušajā gadā, 2. puslaikā, tieši Jurijs Žigājevs izšķīra spēles likteni, nopelnīja sev iespēju izpildīt 11 metru sodstienu, to pats arī realizēja. Un tātad arī tajā spēlē 3 punktus izcīnīja Ventspils un arī pēdējā savstarpējā mačā 19. kārtā pa vārtiem Turkovam un Edvardam Suhānevam un 2-0 Ventspils uzvar, bet tagad vēl viens stūrstienu izspēle, pa zemi to izspēle Ventspilnieki, kur Akins ar Tarkanišvili. Jančiks sit uzreiz pāri galvai un pagarina. Vai tas bija Ventspilnieks? Nē, tomēr kāds no Jelgavniekiem pieskārās bumbai ar galvu un būs vēl viens stūrstiens. Ventspilnieki pēc šiem 2 vārtiem ir pārņēmuši iniciatīvu, vairāk kontrolē bumbu, bīstamāk uzbruk. Negaidīt priekš Jelgavniekiem ir šāds sākums, mazliet varbūt apjukuši. Jo, Kozlovs būtu iesits, tad jau varbūt būtu cita spēle, bet, šādi jau bieži vien sportā runā, ja mēs kaut ko būtu izdarījuši, tad būtu kaut kas cits. Pagaidām Ventspils ir tā komanda, kas ir labāk, kas labāk realizē savus momentus, un viņi var teikt, mēs izdarījām, un mēs arī esam vadībā pelnīt, un melojuši viņi nebūtu. Tagad Kaspars Dubra, centrā aizsargs ir Jelgavnieku sodlaukumā, Dubra arī atņem bumbu Freimanim, visai viegli atņem viņš bumbu Gintam, Gins norāda, ka ir bijis noteikumu pārkāpums, bet lietuvietis Sergijs Sļiva uz to nerieģē, un FIFA kategorijas tiesnesis norāda, ka būs vēl viens stūrstiens, un no kreisās malas to izpildīs Visvalds Ignatāns, un nevis Jurijs Žigājevs. Līdzīgi stilu spēlētāji, gan Jurijs, gan Visvalds, abi varbūt augumā diezgan mazi, bet ātri, tehniski un ar labu sitienu apveltīti. Žigājevs to pierādīja Ignatāns. Pirms spēles jau šie malie pusargi izskatījās visai bīstami, un to viņi arī ir apliecinājuši laukumā. Abi gūši pa 1 vārtiem un ir devuši savai komandai 2-0 pārsvaru. Nomierinājusies spēle pēc šiem 2 vārtiem, Jelgavniekiem vairs nekas īsti nesanāk. Nav vairs tās enerģijas, arī fani ir apklusuši. Arī viņiem neliels šoks. Jelgavas faniem šajā sezonā savādāka mazliet šī emocionālā situācija. Katrs zaudējums, jau katrs punktu zaudējums tiek uzsverts mazliet savādāk. Skatītāji ir pieradināti pie uzvarām. Atgādināšu, ka kopš pagājušās sezonas un pirmās 3 spēles jaunajā sezonā Jelgavnieki aizvadīja bez zaudējuma, tātad 11 nezaudētu spēļu sērija Jelgavniekiem bija, un starp citu tieši pret Ventspilu bija pēdējais zaudējums pagājušajā gadā, jau pieminētā 19. kārta 0-2, pēc tam sākās bez zaudējuma sērija Jelgavniekiem, bet Skonto šajā gadā to pārtrauc. Šeit Olēnē 3-0 uzvarēja pārliecinoši pēc Jelgavnieku eksperimentiem, sauksim tos tā. Beidzās eksperimenti Jelgavniekiem ar 0-3 pret Skonto, bet, kā jau teicu, šajā sezonā skatītāji gaida daudz vairāk, jo paši futbolisti pie tā ir pieradinājuši, varbūt pagājušajā gadā sezonas gaitā jau pie zaudējumiem un bija arī savā ziņā pierasts.
Vairs tik traki uz to skatītāji neizskatījās, bet tagad ir mazliet savādāk. Un šodien Olēne, kur sezonas sākumā aizvada mājas spēles Jelgavnieki, ir sanākuši pietiekam daudz skatītāju. Svētku dienā, gandrīz tribīns ir pilns, kādi 300 skatītāji ir, varbūt vairāk, skatīsimies, kāds būs šis skaitlis ierakstīts oficiālajā protokolā, bet, kā spēles sākumā teica, iespējams šī ir pēdējā mājas spēle Olēnē šajā gadā Jelgavniekiem, jo jau nākamais mačs 23. aprīlī kausa izcīņas pusfināls pret Liepāju tiks aizdīts Zemgales Olimpiskajā centrā uz dabīgā laukuma. Un šodien sanāca arī tam nobraukt garām, vismaz no 5 metriem izskatījās labi, tur, protams, ir jāskatās arī tuvāk laukumam, kāda ir situācija, bet, laikapstākļi ir tādi, ka situācija varētu uzlaboties ar katru dienu, un trešdien komandas spēle varētu aizdīt jau kvalitīvā, dabīgā seguma laukumā. Ventspils un Liepājas pilsētas ir pierādījuši, ka var sagatavot uz šo laika posmu laukumu pietiekamā kvalitāte. Labā kvalitātē, bet tagad Kozlovs atkal pret Uvārenko, šoreiz neaizsniedzās līdz bumbai, Uvārenko tālāk izgāja arī bumbas. Šī lidojuma trajektorija nebija šoreiz uzbrucējiem pateicīga. Skatīsimies, būtu interesanti, ja Jelgavnieki vismaz viens vārds pirmajā puslaikā atgūtu, jo tad otrajā puslaikā solītos daudz lielāks sasprindzinājums, jo grūti teikt, vai būs gatavi otrajā puslaikā no 0-2 pret Ventspilu atspēlēties Jelgavu, tomēr ļoti stabili ir šī komanda, lai gan Liepāja pierādīja Kurzemes derbijā, ka var Ventspilniekiem sasist arī 2 vārds, lai gan pirmās 2 spēles Ventspils uzvarēja ar 2-0, tātad apspēlēja gan Rīgas Daugavas savā laukumā, gan metu viesos tieši ar šādu rezultātu. Bija arī 3-1 uzvara pret Jūrmalu pēdējā mačā, bet 2 vārds Ventspilniekiem spējuši iesist tikai Liepājas futbolisti Kurzemes derbijā. Ignatāns tādu griestu centrējumu veids sodlaukumā. Tehniski tas izskatījās, bet neviens no Ventspilniekiem nebija gatavs pamainīt bumbas lidojumu virzienu. Tagad Tarknišvili, 2 gruzīni satikās vidējā līnijā, Tornike un Georgijs. Kā vienkārši Jelgavas komandā viņu sauc par Žoru. Tarknišvili spēlē atpakaļ Timofejevam. Timofejevs arī pirms 2 gadiem pievienojās Ventspilī no Daugavas. Savā ziņā spēra solus priekš savā karjerā, vismaz stabilitātes ziņā noteikti. Kā jau teicu, Ventspilnieki ir stabilākā komanda virslīgā visādos aspektos. Bet tagad notiekuma pārkāpums. Muječi izpildījumā tomēr tieši šis leģionārs ir pārkāps noteikums vidējā līnijā, viņš arī atzīst to. Un, kā jau teicu, 21 gads tikai šim uzbrucējiem, vienam no starpzonas papildinājumiem Ventspilniekiem. Jelgavas atbalstītāji cenšas atdzīvoties, sāk skandēt savus saukus, bet pēc šiem 2 ielaistajiem vārtiem ir pazaudējuši savu spēles pavadienu Jelgavnieki. Maina malu tagad Ventspils, Žigājevs ar bumbu, piespēlē sodlaukumā un arī bīstam piespēli, pagaidām netiek ar šiem sāsinātajiem centrējumiem sodlaukumā Jelgavnieku galā. Visai apjukuši. Daudzē tieši aiz mugurām centrē aizsargiem gan Rečko, gan Gubinam, un tad jau slēdzās klāt Jančuks, slēdz klāt Ignatāns un nav gatavi šādai spēlē Jelgavnieki. Pagaidām Ventspils apspēlē Jelgavas komandu un apstiprina, ka viņi ir pelnīti 1. vietā un Jelgava ir 2. vietā vai pelnīti. Un to skatīsimies sezonas gaitā un nākamajos mačos, bet arī šajā spēlē vēl nekas nav beidzies un Jelgavnieki var pierādīt pretējo, ka viņi ir atbilstošāk 1. pozīcijai. Tādā gadījumā ir jāizcīna uzvara un jāiesit 3 vārti. Protams, pie noteikuma, ka vairāk Kaspars Ikstens bumbu no sava tīkla ārā nevilks. Jančiks saspēlēs ar Pauļu. Labi, noliek pie sevis bumbu Ventspilnieku. Pauļs vilcinās ar piespēli. 2. sezona Pauļum Ventspilī. Diekmanšvili, jāveido uzbrukums. Skatās Diekmanšvili, kur spēlēt. Kozlovs šavās šo bumbu. Un tālāk meklē piespēli. Vladislavs spēlēs pats. Un Tarknišvili izsit bumbu aiz sānu līnijas. Labi zinām komanda. Protams, Ventspils ir Vladislavam pagājušajā sezonā
aptuveni pusi sezonas līdz vasarai spēlēja Kozlovs tieši Ventspilī. Jāsaka godīgi, neizdevās viņam iejusties līdz galam, bija daudz momenti, bet nespēja gūt vārds. Jelgavā pagaidām ir gūti 4 vārti, 1 kausa izcīņā pret Gulbeni un 3 virslīgas čempionātā. Tiesa gan jāsaka, ka visi gūti pirmās kārtas spēlē pret Jūrmalu, kad Jelgava uzvarēja ar 3-1, bet tālāk jau ir klusējis Ladislavs. Freimans. Nepiekāpīgs spēlētājs, protams, Gins, un pēc tam Pauļam ir noteikuma pārkāpums pret Romānu. Un ko norāda lietuviešu tiesnesis? Grūti teikt. Ja Gintam pārkāpums, tad tas bija vairāk uz labo malu atvirzīts, bet pēc tam arī to fiksēja tiesnesis. Katrā ziņā bumba ir Ventspilī Jančiks, un Jančiks negūs vārds. Pasit viņš garām bumbu Ikstenam, bet nepietiekam spēcīgi. Būtu mazliet spēcīgāk šī bumba ripojas, un, protams, tā būtu tīklā, būtu 3-0, bet pagaidām saglabājas iepriekšējais rezultāts, tātad 2-0 Ventspils labā. Bez Pālos. Labi nospēlē bez Pālos, tālāk jāpārvirz uz labo malu bumbu Petersonam, bet pret viņu Inza. Daudz garāks, daudz fiziski spēcīgāks noteikti. Un beigās Petersonam tik neveiksmīgi viss beidzās, ka bumba aiz gala līnijas tieši pēc viņa pieskāriena, kas nozīmē, ka Maksims Uvārenko varēs veikt atstienu no vārtiem. Jelgavas atbalstītājs skandē, ka mēs esam Jelgava, mēs uzvarēsim, bet pagaidām Ventspilnieki ir daudz tuvāk panākumam, daudz tuvāk 3 punktiem. Un tablo vēsta 2-0. Un tātad vēl kas šajā kārtā, kas ir virslīgas 6. kārta, ir noticis. 19. aprīlī, proti vakar, tika aizvadīts 2 spēles, un Celtnieku stadionā Daugavpilī Eriks Kokins izrāva uzvaru Daugavpils Daugavai pret Meta Latvijas universitāti. Tātad 1-0, lai gan Metai bija daudz iespējas, un pagaidām metiešiem neveic. Turnīra tabulā viņiem tikai 3 punkti 6 spēlēs, kas vienīgā uzvara pret Bērnu futbola centru Daugavpils. Arī smaga spēle, bet tomēr uzvara, paliek uzvara, un 3 punkti Metai ir. Otrajā spēlē Spartaks un Jūrmala, tātad Kurors pilsētas derbijā izspēlēja skatām neizšķirt 1-1. Un tiešām laba spēle bija, arī labi laikapstākļi. Un šodien viena spēle jau ir noslēgusies manas pieminētā, tātad Daugavas stadionā Liepājā. Ar Verpakauska atgriešanās spēlē, 61. minūtē Dāvī Kaunieku nomainīja Verpakausks. Liepāja beigās svinēja laimīgu un skaistu uzvaru pret Rīgas Daugavu 1-0, un vienīgie vārti Toma Guca rēķinā. Un tagad Mujieči labi izrēķinās ar Ošu. Varbūt varēja turpināt kustēties pa kreiso malu. Par Ošu varētu Mujieči būt ātrāks, bet izlēma tomēr Anduja apstāties, meklēt tālāk piespēli, bet šķiet, ka varēja uzņemties pats iniciatīvu, varēja pats līst pa kreiso malu. Bet pēc futbolistiem spriežams, ka ir ļoti karsts šī mākslīgā laukuma. Uz mākslīgajiem laukumiem šādos apstākļos ir īpaši grūti fiziski spēlēt. Gumija ir karsta, gumija sakarst, un es domāju, ka futbolistiem ir ļoti fiziski smagāk nekā pirmajās spēlēs. Uz dabīgā laukuma arī būtu vieglāk spēlēt, un gan šis tieši kāju noguršanas ziņā smagākais segums ir nepateicīgāks, gan šie laikapstākļi, kas pie saules uz mākslīgā seguma laukuma tomēr ir īpaši nepatīkami, un futbolisti izskatās jau saguruši, jau krietni sasvīduši. Skatīsimies, kā tas izpaudīsies spēles gaitā. Un Jelgavniekiem, starp citu, šodien pirmo spēli nav pilns pieteikums. Pēc Kiriļina izkrišanas jau, kā jau teicu, tāpat arī Bogdaškins un Malšenaks neliela savainojuma dēļ ir ārā. Un pa nakti, tā teikt, temperatūra parādījās Denisam Petrenko. Un jau kādu citu futbolistu izsaukt uz šo spēli. Jelgavnieki vienkārši nepaspēja un nevarēja. Un tāpēc šodien ir 17 futbolisti, un Ventspilī pilns pieteikums. Bet tagad var kaut kas sanākt Jelgavai. Kozlovs piespēlēja Diegnišvili pats, Diegnišvili krīt, joprojām ar bumbu Diegnišvili, tālāk Petersons ar vienu pieskārienu uz tālo malu, un Žuļevam bija jānoslēdz, bet šķiet, ka viņam tur patraucēja gan Timofejos, gan Ignatāns, ātrāk tik līdz bumbai, un tāpēc Žuļevs joprojām ir bez vārtu gūmiem šajā virslīgas sezonā. Bet par rezervistiem
Tātad Ventspilniekiem ar 16. numuru vārdsargs Valentīns Raļkevičs, ar 5. numuru aizsargs Vitālijs Barnovs, vidējās līnijas spēlētājs Edvards Tītenbergs ar 14. numuru, tāpat arī 15. numurs Oļegs Žatkins, uzbrucējs 21. numurs Kaspars Svārps un 2 leģionāri uzbrucējs Nigērietis Ahmeds Abdul Taufiks ar 22. numuru un lietuvietis aizsargs Robertas Freidgems ar 27. numuru. Un tātad par Jelgavas 6 rezervistiem ar 11. numuru tur atrodas uz soli kopā ar galveno treneru Vladimiru Beškarovu, treneriem Sergeju Golbevu, Dāvi Cauni, Aleksandru Čumakovu un ārstu Oļegu Samoļenko. Atrodas arī 11. numurs Dmitrijs Medeckis, 29. numurs Maksims Daņilovs, 92. numurs Edgars Andrejevs, 17. numuru Aleksandrs Baturīnskis, 19. numurs Ārtis Jaunzems un 16. numurs Pāvils Hahlovs. Un Ventspils galvenais treneris, protams, joprojām ir Juris Pučīnskis, un viņam palīdz arī Sauļs Cekanāvičs, ilgadējais asistents Sauļs Cekanāvičs, tāpat arī Sergejs Diguļovs un Māris Smirnovs, ārsts Žamals Huseinovs un masieris Oļegs Nazārovs. Un tas, lai mēs veiksmīgi noslēgtu abu komandu pieteikums, esam izgājuši cauri pilnībā tiem, un arī otrais puslaiks drīz tuvosies, un pirmā puslaikā ir nospēlēts aptuveni 35 minūtes, vēl kāds 10-12 minūtītes mums pirmajā puslaikā ir palikušas, un joprojām ar 2-0 vadībā ir futbola klubs Ventspils. Lazdiņam trešā spēle pēc atgriešanās Jelgavā. Pirmā spēle pret Skontonu bija pavisam neveiksmīga. Un zaudēja viņš daudzās divcīņās, kas ir viņa galvenā īpašība, galvenā priekšrocība pret citiem spēlētājiem. Tieši šīs divcīņas, tieši nepiekāpība arī tajās pret Skontonu. Ārts zaudēja, nav. Un nekad nav bijis tehniskākais varbūt pats futbols Lazdiņš. Brīžiem arī klibo piespēli, bet tieši ar savu cīņas par visu ir kompensējis, ir aizcīnījies līdz Latvijas izlases kandidātiem. Pēdējos izsaukumos vairs nav bijis, bet ir spēlējis tur. Ir bijis arī pamatsastāvu futbolists. Piemēram, kvalifikācijas spēlē pret Lihtenšteinu pagājušajā gadā. Lazdiņš bija pamatsastāvā, kad Latvija uzvarēja ar 2-1. Pēc tam jau devās uz Polijas augstāko līgu, uz Glivicas Pjast. Tur aizdīja arī 7 spēles pamatsastāvā. Pēc pārmaiņām klubā izkrit no pieteikuma, un tāpēc arī pamet šo komandu. Bija devies vēl uz citām vietām atrādīties, bet šajā periodā, kad bija bez komandas, viņš trenējās ar Jelgavu, tieši ar savu komandu, kurā piedzīvoja uzplaukumu, piedzīvoja karjeras augšupēju pēc pievienošanās no Ventspils komandas. Limbašos dzimis šis pussargs, 27 gadi Artim, un atgriezies pēc 1 gadu pārtraukuma Jelgavā. Un kādreiz arī izteicies, ka labprāt šeit pabeigt karjeru. Ir viņam šeit draugi gan futbolistu vidū, gan nefutbolistu vidū, un pavisam noteikti ļoti labi Jelgavā jūtās Lazdiņš. Ja Jelgava varbūt vēl profesionālāk kļūtu, vēl augtu finansiālajā ziņā, tad Lazdiņš labprāt šeit spēlētu, un nekādas pretenzijas viņam pret to nebūtu. Bet arī tādā situācijā, kad kādā Jelgava ir tagad, varbūt ne tas naudīgākais klubs Latvijā, tieši šeit izvēlējies spēlēt ir Artis. Un noteikuma pārkā mums tagad pret Romānu Bespālovu Francisko Inzas izpildījumā. Un būs standarta situācija viena no Jelgavas spēcīgākajām pusēm. Ir arī pietiekami labi izpildītāji tam. Romāns Bespālovs pie bumbas būs centrējums. Kozlovs arī turpat grozās. Kozlovs visticamāk sista, bet Bespālovs centrēs. Visticamāk uz tālo stabu, kur jau kustās lēnām mošas, tāpat arī Recko. Visticamākais variants, ka tieši tur sekos šis centrējums. Un tāda doma iespējams bija, bet sanāca tuvāk Gintam Freimanim šī piespēle. Lazdiņš atkal sotlaukumā, Žuļevs savāks šo bumbu labajā malā. Skatīsimies, vai uzreiz centrēs, necentīsies apspēle. 2-9 numuri satikušies, Simons Pauļs pret Vadimu Žuļevu. Žuļevs lieliski arī iecentrē, bet Ventspils aizsardzības spēlē rūpīgi, disciplinēti un
Recko jau meklē, kā pārkāpt noteikums pret Muiečī, lai nesanāktu ātrs pretuzbrukums. Bet Muiečī laicīgi atdeva piespēli. Jelgavnieki arī to uzreiz izmanto, lai laicīgi atgrieztos aizsardzībā. Katram savs iegūms un spēle turpinās ar Ventspils bumbas kontroli. Ir viņiem pārsvar šajā ziņā un viens no līniju tiesnešiem fiksē noteikumu pārkāpumu. Paziņo viņš par to galvenajam tiesnesim un galvenais tiesnesis to arī akceptē un būs standarta situācija tālu no Jelgavas vārtiem. Bet būs un pie bumbas Antons Kurākins, tieši viņš no labās malas. Pārsvarā visas standarta situācijas izpild, gan sodas sitiens, gan stūra sitiens izpild. Arī tagad Antons pie spēles galvenā priekšmet, proti āpaļā Nike Inside, kas ir šī gada oficiālajā bumba virslīgā. Nav šogad vairs Adidas, ir izdevies futbola virslīgai vienoties ar Nike, un tieši Nike Inside bumbas ir galvenās, ar kurām spēlē virslīgā. Un Ventspils, starp citu, pirmā spēle pret Rīgas Daugavu spēlē šķiet ar Adidas bumbām, ar pagājušā gada vai šī gada brazukām. Bet šķiet tāpēc, ka Ventspilniekiem ir līgums ar Adidas, bet no turpmākās spēles tieši ar Nike Inside tiek aizvadītas. Pirmais puslaiks aizvien tuvāk ir tā noslēgumam. Un pēdējie uzbrukumi mums spēles pirmajā nogrieznī. Vadims Žuļevs tagad ar bumbu saspēlēs ar Romānu Bezpālovu. Tālāk jau piespēle atpakaļ Gubinam. Un iespējams, ka tieši ar šādu rezultātu noslēgsies spēles pirmais nogrieznis. Tagad Žuļevs ir aizmugurē. Aptuveni 5-7 minūtes vēl ir palikušas Jelgavniekiem, lai atgūtu vēl viens vārds, vai Ventspilniekiem jau principā izšķirt spēles likte. Ja 3 vārdus pirmajā puslaikā būs guvuši Ventspilnieki, tad nekas visdrīzākais jau ka nemainīsies, bet pie šāda rezultāta vēl viss ir iespējams. Vēl spēle var aiziet uz abām pusēm, lai gan, protams, tieši Ventspils ir tā, kas ir krietni uz tuvāk punktiem. Un Tarkanšvili zaudē 2 cīņā ar Lazdiņu, tālāk jau atkal Artis pret Turnīki. Ventspilnieki ziņo, ka bijis noteikuma pārkāpums un galvenais tiesnesis piešķir noteikuma pārkāpumu beigās pret Jelgavnieku. Pie centra apļa, un Gins Freimans nepanāks šo bumbu, un tā gan lido aiz sānlīnijas, kas nozīmē, ka Ventspilniekiem būs jāmet tā spēlē, nebūs iespēja Vārenko uzreiz tālu uz priekšu sist. Tā kā arī pie šādām epizodēm pretinieku komanda var izvēlēties, var pacīnīties par bumbu un ātri izveidot savu uzbrukumu. Un šoreiz tieši Jelgavnieki nonāk pie tās, un iespējams tieši šāda epizoda tūlīt izveidosies. Bet beigās Inze uzvar 2 cīņā ar Kozlovu, aizsit bumbu tālu uz priekšu, un Vadims Jančiks pārkāps noteikums pret Valēju Recko. Lazdiņš ne no tās vietas, kur vajadzētu izpildīt šo sodu sitienu. Bet, tiesnesis arī šoreiz, no sākuma nereaģēja, pēc tam padomāja un piešķīra tomēr noteikumu pārkāpumu pret Unduemu Ieči. Bet, tagad Turnīka meklē Jančiku. Jančiks nesaprots ar vidējās līnijas spēlētāju. Rečīckis spēlē šajā pozīcijā sezonas sākumā, bet, tomēr Turnīka, tieši Turnīka pašlaik darbojas centra, kā centra pussargs. Un daži skatītāji spēli vēro arī no pretējās puses, tur, kur skaistā baznīca. Un nav devušies uz tribīniem, tieši aiz žoga vēro šo spēli, kurā tagad Ieknačvili uzvar 2 cīņā ar Kurākinu, tālāk piespēlē Freimnim, vai Freimans paspēs centrēt, tomēr aiz pagājuši tomēr bumbu atstāja laukuma robežas, un Maksims Vārenko atkal būs pie tās. Un pagaidām Maksimum, nekāda brīnuma nav bijuši jārāda, bija šis Vladislavs Kozlovs izgājiens pret Vārtsargu, bet tajā epizodē Vladislavs pats pasita garām vārtu stūrim. Inze saspēlēs ar Kurākinu, ar kreisās malas aizsargu, kuram daudz patīk pieslēgties uzbrukumiem, kuram ir labs sitiens,
Ir viņš izcēlies ar skaistiem vārtu gūmiem, bet nu arī aizsardzībā savus uzdevumus pildi ir stabila vērtība Ventspils sastāvā. Stabils pamats sastāv futbolists. Tagad gan viņš nepaspēja noķert bumbu laukumu robežās. Būs sāniem tiens Jālgauniekiem, kuriem ļoti svarīgi būtu viens vārds tomēr iesist pirmajā puslaikā. Lazdiņš. Grūti viņam bija tur kaut ko izpildīt, varēja varbūt labākajā gadījumā panākt stūrstienu, bet būs sāni iemetiens. Mārcis Sošs to izpildīs, metīs uzreiz soda laukumā. Jālgaus 25. numurs, ierastais metiens soda laukumā. Kā pagājušajā sezonā, tā arī šajā gadā Mārcis to izpildi. Sezonas sākumā nemet, jo bija nelielas problēmas ar muguru, tāpēc nevēlējās traumēties, bet tagad ir pilnībā vesels un tāpēc arī izpildi. Un tāda savā ziņā standarta situācija papildus priekš Jālgaus, un tagad pieskārās Mārcis Sošs, šķiet, ka pat rokai bumbu, bet būs sāna iemetiens. Krietni paguruši jau izskatās futbolisti. Kā jau teicu, saule visai labi mūs šeit cēpina, arī tribīnēs saulīti ir tīkus un patīkama atmosfēra. Pirmā spēle priekš skatītājiem, kurās piedalās Jālgavas komanda, kad var līdzīgi kā futbolisti būt apģērbtiem ar šortiņiem un krēkliņu. Ošs. Spēlēs visticamāk atpakaļ. Tieši tā arī notiek pie spēle Hīkstenam. Un 2 reizes šajā spēlē jau kapitulēs Kaspars, bet grūti viņam bija glābt kādā no epizodēm. Pirmajā epizodē, es domāju, bez variantiem, kad Žigājus uzreiz no gaisa sita. Tur bija ļoti grūti norēģēt, bet otrajā epizodē jau Ignatāna izgājiens varēja glābt, bet neglāba, pasit garām Ignatāns bumbu un gūvārds Petersons tagad. Saspēlēs ar Bezpālovs tālāk Petersonam. Lazdiņš plašāk spēlēs Lazdiņš Gintam Freimanim, un tieši tā komandas kapteins, Jālgavas komandas kapteins gaida Gins palīdzību, piespēlē Lazdiņam. Lazdiņš centrē, bīstam Kozlovs, un Uvārenko izceļ bumbu no vārtu devītnieku. Bravo, Maksim, bravo! Labi uzsita Vladislavs Kozlovs, pret zemi sita bumbu ar galvu nērti vārtsargam, bet Uvārenko fantastiski norēģē un ar vienu roku izceļ bumbu no vārtu devītnieku. Šķita jau, ka viss bumba ir vārtos, bet tur ir Maksims Uvārenko un viņa labā roka. Ja Kristapam Sotniekam bija kreisā roka maģiskā, tad Uvārenko ir labā, un šis bija tāds varbūt arī atslēgas moments, kad varēja viens vārds Jālgavnieku atgūt, bet tas nenotiek. Ventspils ir vadībā ar 2-0 pēc 45 minūtēm, bet labs futbols piekritīsies, tā kā tiekamies arī spēles otrajā nogrieznī, bet pašlaik mazliet atpūšamies. Dažādi sportisti, vienots atbalsts. SMS Kredit LV. Viņa dižākā kauja sākas. Andrew Garfields, Emma Stone un Jamijs Foks. Kulta blockbustera turpinājumā apbrīnojamais Zirnekļa cilvēks 2. Kino no 25. aprīļa. Vēlies kļūt par pirmo PINS miljonāru? Līdz 1. maijam apmeklē jebkurus 3 PINS programmas partnerus un piedalies izlozē. Uzzini vairāk pinsforme.com. Dažādi sportisti, vienots atbalsts. SMS Kredit LV.
Esiet sveicināti, cienījamie futbola līdzjutēji, esiet sveicināti sporta draugi. Ir 16. aprīlis 2014. gads, Liepājas Daugavas stadions, SMS kredīta virslīgas spēle futbolā starp futbola klubu Liepāja un futbola klubu Jelgava. Atvainojos, bumba tomēr šķērsoja uz gala līniju, tātad otrais stūris šajā spēlē. Un Liepājnieki atkal veiksmīgāk ir cīņā otrajā stāvā. Nu, nesaprātās šoreiz aizsarga ar vārdsargu. Jelgavniekiem ļoti labs moments Jelgavas komandai, lai atklātu šīs spēles rezultātu. Nu, jāuzslavē arī Liepājnieku vārdsargs Varažīnskis šajā epizodē. Pretuzbrukums Liepājniekiem. Torres piespēles tālo malu. Pretkustībā un gals 1-0. Deviņpadsmitā minūte pirmajā puslaikumā un nostrādāja nerakstītais futbola likums. Neiesi tu, iesi tev. Burtiski minūte. Centrējums. Nu, Jelgavnieku uzvara šajā cīņā par piezogas pretinieks un atņem bumbu Flaksis. Iespēja Likauniekam. Sitiens būs. Jā, sitiens, atgriezts sitiens. Arī met tālu autu un pirms autu izmetienu vēl salto taisīja. Šķiet uzvārds Kristāls viņam bija. Šķiet beidzas jau karjeru. Labs moments Jelgavniekiem un 1-1. 44. minūte. Loģisks. Rezultāts loģisks. Gājiens no Jelgavniekiem. Bija viņiem neliels pārsvars un draudīgi bija šie pretuzbrukumi un pirmā puslaika izskaņā Jelgavnieki pelnīti vienā nospēlē Liepājnieku aizsardzībā, bet nu Jelgavnieki saglabā bumbu uzbrukumā. Efektīvu sieniņu un nu, šoreiz veiksme. Vēl viens stūrsitiens. Un bīstamī. Varažīnskis nedroši nospēlē izgājienā, jau otro reizi pēc kārtas. Arī Varažīnskim iespējams šī nedroša aizsardzības spēle arī nedaudz pārgājis uz viņu, arī Raivo brīžiem, tā kā Torres saspēlējis. Kaunieks centrējums un labs moments Liepājniekiem. Liepājniekiem būs arī otra maiņa. Un bīstami, un vārti. Vārti brieda, un viņi nobrieda. 2-1. Standarta situācija izspēle, un Jelgavnieki gūst pelnīts otros vārds šajā spēlē. Žuļevs. Laba piespēle, un 3-1. Ļoti labs pretuzbrukums, ļoti laba kombinācija. Liepājnieki soda laukumā un rezultāts 3-1. 88. minūte. Kā minimālais uzdevums, vismaz viens vārds varētu atgūt vēl. Nu, labs sitiens un 3-2. No Liepājnieku skata punkta, jāsaka, vajag tik nav par vēlu. Jelgavniekiem savukārt, ko atliek ilgstošāk pieturēt bumbu, pārkāpums. Noteikti Jelgavnieki nesteigsies tagad šī soda sitiena izpildē. Un līdz ar to spēle ir beigusies 3-2. Ja futbola klubs Jelgava viesos pārspēja futbola klubu Liepāja.
Viņa dižākā kauja sākas. Andrew Garfields, Emma Stone un Jamijs Foks. Kulta blogbāstera turpinājumā apbrīnojamais zirnekļa cilvēks 2. Kino no 25. aprīļa. 4. maijā stipro skrējiens Sinevillā. Uzdrīkstēšanās, drosme, gribas spēks, kopības sajūta, gandarījums un pozitīvas emocijas. Piesakies! Stipro skrējiens LV par stipru Latviju! Vēlies kļūt par pirmo pins miljonāru? Līdz 1. maijam apmeklē jebkurus 3 pins programmas partnerus un piedalies izlozē. Uzzini vairāk pinsformī.com. Skittles. Pamēģini varavīksni. Izgaršo varavīksni. Dažādi sportisti, vienots atbalsts. SMS Kredit LV. Runā un rāda Ventspils, SMS Kredit Latvijas virslīga futbolā. Šodien jūsu uzmanībai kārtējā spēlē Ventspilī jau 3. šai sezonā, 2. Zālājā, un Ventspilnieki uzņem FC Jūrmala komandu. Krīt Silva, bet, krīt viņš pēc pašiniciatīvas, domāju, tur nekāda šauba nav. Muječi nevar būt piespēli. Netiek fiksēt aizgurs, 4 Muječi ticēja, ka viņš ir aizgurē, jo tik tāds nepārāk spēcīgs sitiens viņam sanāca, nepārāk pārliecinoši. Tagad, principā, ir ko pieteikt Jūrmalai. Varbūt izskatās Jūrmalai papildinājums draudīgāk nekā Ventspilī, bet kā ziņā redzēsim. Jūrmalai tā iespēja Pētersburgam, kas tur būs, elegants saspēles sitiens un 1-0. Mums ir uz tablo tieši tas, ko es teicu. Juanma gūs savus 5. vārtus sezonā. Ventspilnieki, kamēr mēs te pļāpājam ar to, kas ir kam rezervē, pamatspēka Ventspilniekiem pajuka. Lūk, šī ir tā lieta, par ko, kas arī notikās ar spēlē ar Liepāju. Vienā brīdī aizsardzības centrs, aizsardzība vienkārši pajūka Ventspilniekiem. Uzbrukuma asums arī tika zaudēts. Jūrmala izdarīja to, par ko es arī teicu. Tas, ka tiek nosīs spēles tēmas, ir gluži loģiski. Šobrīd Jūrmalai nav nekādas vajadzības gaidīt kaut kādu ātru spēli. Atgūst aizsniegt bumbu Jančūks, Labuts. Šķiet Panasjuks, tas bija, kas aizsit bumbu prom no soda laukuma, bet tā nevis. 11 socitiens, es būtu teicis, ka stūrsitiens. No manas skatu punkta, jūtuši nevis atkārtoju, varēs spriest labāk, 11 metru socitiens. Noliek bumbu uz punkta. Viens, 18 minūtes noslēgumā mums ir, Kurzemes derbijā rezultāts aug lēnāk, būsim godīgi. Jautra spēle mums tiešām priekšā šobrīd solās. Redzēsim, kā Jūrmalnieki rēģēs to, ka nonākuši ir, nav zaudētājs, ko es te runāju, muļķības, kur jau, ja nemaldos, 2. minūte Ignāts atklāja rezultātu ar lielu sitienu. Tagad Ignāts sit. Labuts nefiksēja bumbu, tomēr Ulcis sarežģīts sitiens viņam izrādījās, bet Jūrmalnieki ugunsgrēku nozēš Kurākins, Tāknešvili, atrodas aiz visiem citiem spēlētājiem. Ja tu saņem bumbu. Labi spēlē! Jančuks un gūst vārtus! Lieliski pirmā piespēle, kā aizmigos Jūrmalas aizsardzība. Jādomā, ka Labuts šobrīd skatījās uz Jančuks! Ventspilnieki, satros šis teiciens, ka Pētersburgam kā tāds kobras kodiens. Glabās
uzvaru pretuzbrukumā Jūrmalā, Juanmā. Nedaudz gan jau paskopojās tagad. Jā, arī šoreiz nesanāk. Nu, ja Vīts Rimkus ir... Lūkā, Ignatāns, pilnīgi ne no kā. Vienkārši aptur bumbu, izpild sitienu, Labuts. Izgriežās kārtīgā kliņģerī tur, lai šo bumbu atvairītu. Negaidīt. Puisis no Krievijas, ko atved cits puisis no Krievijas, pot Pālīs uz Ventspili. Ko Jančuks dara? Jančuks pilnīgi brīvi tiek līdz sitienam. Nu, sitiens pārāk nesanāk, bet kādā ziņā. Arī Ventspilnieki nedaudz presingo, Ignatāns pat ar bumbu. Iet sodu laukumā, kas tālāk, gar vārtiem sit Ignatāns. Daniels Turkovs, stabils, regulārs vārtu guvējs. Tarāsovs, kurš arī, nu, ja ne regulāri guv vārds, tad bija tū. Muječi vēlreiz labi nospēlē sitiens. Muječi! Jādod piespēl Ignatānam, ne uz vidu piespēlši Gājevs! 3-1, Muječi! Muječi bija tas, kurš norganizē šo uzbrukumu, un pats pat nav tālāk nebūs. 3-1 Ventspilniekiem. 4. uzvara pēc kārtas virslīgā, un joprojām Ventspilnieki ir vienīgie, kas nav zaudējuši ne punkta. Otram maču pēc kārtas arī 3 vārti. Uz zāles Ventspilī futbols ir skaists. Cerēsim, ka tāds būs arī tas turpinājumā Ventspilī un turpinājumā arī citās visās arēnās. Sekojiet līdz virslīgai, sekojiet līdz sportcentram.com. Visu labu! Viņa dižākā kauja sākas. Andrew Garfields, Emma Stone un Jamijs Foks. Kulta blogbāstera turpinājumā apbrīnojamais Zirnekļa cilvēks 2. Kino no 25. aprīļa. 4. maijā stipro skrējiens Sinevillā. Uzdrīkstēšanās, drosme, gribas spēks, kopības sajūta, gandarījums un pozitīvas emocijas. Piesakies stipro skrējiens LV par stipru Latviju. Vēlies kļūt par pirmo pins miljonāru? Līdz 1. maijam apmeklē jebkurus 3 pins programmas partnerus un piedalies izlozē. Uzzini vairāk pinsformī.com. Skittles. Pamēģini varavīksni. Izgaršo varavīksni. Dažādi sportisti, vienots atbalsts. SMS Kredit LV. Viņa dižākā kauja sākas. Andrew Garfields, Emma Stone un Jamijs Foks. Kulta blogbāstera turpinājumā apbrīnojamais Zirnekļa cilvēks 2. Kino no 25. aprīļa. Vēlies kļūt par pirmo pins miljonāru? Līdz 1. maijam apmeklē jebkurus 3 pins programmas partnerus un piedalies izlozē. Uzzini vairāk pinsformī.com. Atgriežamies Olēnē mākslīgajā laukumā, kur šodien 6. kārtas virslīgas 6. kārtas spēle. Tātad futbola klubs Ventspils viesojas pie futbola kluba Jelgava un pēc pirmā puslaika vadībā ar 2-0 Ventspilnieku un Jelgavniekiem šķiet, ka gatavojās, jā, un ir arī notikusi pirmā maiņa. Laukumā ir devies Dmitrijs Medeckis un šķiet viņš Romāna Bezpālova vietā, kas ir interesanti pēc pozīcijas. Viņi neatbilst, Dmitrijs ir malējais pussargs, Kozlovs. Dmitrijs ir malējais un tātad Bezpālovs centrālais, vai Medeckis spēlēs kā centra pussargs, nu pagaidām tā izskatās.
Nu, skatīsimies, jā, Medeicis pagaidām ir ieņēmis tieši bez Pālova vietu arī pēc pozīcijas. Nu, pēc spēles būs jāprasa, vai tā nav piespiedu maiņa, vai Romāns nav savainots, vai vienkārši tiek taupīts spēlē trešdien pret Liepāju. Arī tāds variants pastāv, nu, kā jau teicu, tātad trešdien Latvijas kausa izcīņas pusfināls Zemgales Olimpiskā centra dabīgā seguma laukumā, pulkstens 17:30. Un varbūt tieši tāpēc bez Pālovs tagad ir nomainīts, lai atpūstos, lai neriskētu ar kaut kādu savainojumu iegūšanu. Un tieši Medeicis, kas ir vietā, nu jāsaka, abi pārējie centra pussargi ir izkrituši no sastāva, tāpēc Medeicikam ir jādodas tajā pozīcijā. Kiriļins uz 2 nedēļām, Bogdaškins mazāk. Un katrā ziņā abiem šiem centra pussargiem ir savainojumi, un tāpēc tieši malējais pussargs Dmitrijs Medeicis, kas ir devies laukumā Romānu bez Pālova vietā. Un skatīsimies tagad arī jau pirmā standarta situācija būs pie Kaspara Ikstena vārtiem. Antons Kurākins dodas pie bumbas. Nu jā, Gauss atbalstītāji cenšas mazliet uzbļaut, bet nu īs ir šis uzvirmojums. Un tagad Antons Kurākins jau veiks stūristienu. Tieši viņš no labās malas veids visus standarts. Uz tālo stābu ir centrējums, tur Kaspars Dubra, viņš cīnās pret Diekviņšvili un Pauļus saglabās. Tomēr neizgājas gala līnijas pēc tiesneša domām, lai gan Jelgavnieki protestē, un viņiem tieši tā likās. Bet, brigāti no Lietuvas, jā, tieši tā, Lietuvas brigātni apkalpo šo spēli. Galvenais tiesnesis Sergijus Sļiva, FIFA kategorija, tāpat arī Sauļus Dirda, arī FIFA kategorija, nacionālās kategorijas līnija tiesnesis Arūnas Datkus. Ir pāris bijuši tādas strīdīgas epizodes, bet nekas spēli izšķiroši vai vārds nodrošinoši nav noticis, tā kā viss kārtībā, nav ko pārmest lietuviešiem. Rezultāts pašlaik ir pavisam atbilstošs, Ventspilnieki pelnīti ir vadībā ar 2-0, lai gan tikpat labi varēja būt arī 2-2. Un pašā sākumā lielisks moments bija Vladislavam Kozlovam. Viņš pēc Žuļeva piespēles izgāja pret Maksimu Vārinkovu. Nebija pilnīga bumbas kontrola, bet tādā stiepienā aizsniedzās līdz bumbai, pasit to garām Maksimam. Šī te jau, ka bumba lido vārtu apakšējā stūrī, tālajā stūrī. Jelgavas atbalstītāji jau leca kājās, jau priecājās, bet nekā bumba gar pašu vārtu stabu, un nākamajās minūtēs jau apstiprinājās slavenā parunē. Iesi te, un 13. minūtē Žigājos praktiski nenokā pēc centrējiem, pēc neliela hausa uzreiz no gaisa. Sīta no 1,14 m. 1,14 m uzreiz no gaisa sīta un trāpīja pašā vārtu apakšējā stūrī, kur Kaspars Ikstens nepaspēja norēģēt. Un, protams, uzreiz pēc tam jau glābt iespēja nebija. Palika uz vietas Ikstens un Žigājos atklāja šīs spēles rezultātu, un jau pēc nepilnām 2 minūtēm kaut kas nenostrādāja Jelgavas aizsardzības mehānismā. Viegli pa labo malu Visvalds Īgantāns aizgāja līdz pat vārtiem, līdz pat Kasparam Ikstenam, un noslēgumā arī parepināja bumbu garām vārtsargam, raidot to otro reizi vārtu tīklā. Attiecīgi Ventspilī 2-0 pārsvars. Un pašās beigās aptuveni 45. minūtē pēc Arta Lazdiņa centriem no labās malas bīstam pa vārtiem sita Vladislavs Kozlovs. Bumba atsitusies pret zemi, lidoja jau vārtu devītniekā, bet nekā. Maksims Uvārenko lieliskā lēcienā ar labo roku izvilka bumbu no vārtu devītnieka. Muječi izskatās, ka ir ciets, lai gan no malas šķita, ka nav nekas tik ļoti traks, bet ir vajadzīga pat ārsta palīdzība, un ārstam būs jāskrien apkārt laukumam, lai nonāktu pie Muječi. Visticamāk, ka nav nekas tik traks. Muječi ir jāatstāja laukums, Vadim Žuļevs viņam par to arī atgādina. Muječi jau aprās, galvenā tiesneša atļauj atgriezties, un arī no malas šķita, ka nekas tik traģisks nav noticis, kā Muječi rēģē. Un ātri vien arī, protams, nav vajadzīga nemaz ārsta palīdzība. Muječi pēc labākajām eksotisko valstu tradīcijām un nodemonstrē savu aktieru meistarību.
pavisam nevajadzīgs šķiet kliedz tādās sāpēs, kuru varbūt nemaz nebija. Bet no otrais puslaiks sācies mierīgāk nekā spēles pirmais nogrieznis. Nav vairs tik daudz momentu pirmajās minūtēs, lai gan reku ir. Simons Pauļs tiek līdz bumbai, bet Gins Freimans pietiekam nopietni pārtraucē, lai nevarētu precīzi sist Pauļus. Pie bumbas Gubins. Kreisajā malā tieši viņš aizsardzībā spēlē ar Gintu Freimanu. Malēja aizsargi, kuriem patīk pieslēgties uzbrukumiem, bet tagad Žigājevs pārvirza bumbu tālāk un jābūt 3-0, bet neuzsit veiksmīgi Tornīki Tarkanšvili, pārdzīvo Gruzīns, ķer bumbu Kaspars Īkstens, bet šis jau varēja būt nakautējošais sitiens priekš Jelgavniekiem. Jo Tornīka varēja panākt 3-0, un tad jau Jelgavs vairs nebūtu atspēlējusies visticamāk. Diegvišvili uzsit pa vārtiem, bet garām vārtuvējam Stūrim un Varenko, vismaz ar savu ķermeņa valodu rādīja, ka kontrolē situāciju, bet ja būtu trāpījis, varbūt arī nebūtu ķēris un Varenko, jo sitiens bija spēcīgs, ass, un uz tādu ir visai grūti norēģēt, jo arī diezgan neparedzams raidījums. Gins Freimans laidīs bumbu ārā, Žigājevs tur pacīnās ar Gintu. Augumā mazāks spēlētājs, bet arī nepiekāpīgs, arī cīnīsies līdz galam. Ja vajadzēs pagrūstīties, arī to Jurijs māk. Redz ko? Uz priekšu piespēle Kozlovam un Dubra. Un neļauj bumbai aiziet līdz uzbrucējiem. Gins Freimans spēlē atpakaļ Ošam. Jelgavniekiem vajadzētu iegūt iniciatīvu, lai gan jāskatās tagad, kā spēlēs Ventspilnieki, vai nosēdīsies mazliet, vai turpinās tajā pašā stilā. Otrā puslaika sākumā izskatās, ka turpinās tāpat spēlēt un centīsies gūt arī trešos vārds. Kas, kā jau teicu, varētu būt nakautējoši. Medeckis aicina Gubinam spēlēt ātrāk uz priekšu. Ventspils aizsardzība pagaidām izskatās neuzlaužam, un tur ir noteikuma pārkāpums, neapšaubām. Dubra pavisam lieki protestē, dzeltenā kartīte arī Kasparam, grūti teikt, kāpēc Dubra protestēja, varbūt viņš uzskatīja, ka Žuļevs ar noteikumu pārkāpumu ir atņēmis viņam bumbu, bet tālākā epizode jau bija izteikts noteikumu pārkāpums, turēšana rokām, beigās arī uzkrišana virs un dzeltenā kartīte, protams, Kasparam, un arī pirms tam, mazliet neuzmanīgi nospēlēja ar korpusu Kaspars, tieši tāpēc Vadims Žuļevs, kurš augumā ir mazāks, tika līdz bumbai, atņēma to Kasparam, un pēc tam jau pats sev var vainot šis centra aizsargs. Arī vēl diezgan jauns, vēl viņam daudz gadu karjerā priekšā, 23. Pilni gadi ir Dubram. Diekvišvili sit pa vārtiem, un kas pa vārtiem, Georgijs Diekvišvili. Vēl priekš jums arī salto. Skaisti. Ko tur citu teikt? Skaisti trāpa Diekvišvili. Vairāk Jelgavnieku favorīts. Georgijs Diekvišvili. Izcili trāpa tojās turī Diekvišvili. Un 1-2 Jelgavnieki vienus vārdus atgūst. Otrā puslaika sākumā. Tas bija tas, kas bija vajadzīgs. Protams, Jelgavniekiem vienus vārdus atgūt pēc iespējas ātrāk, un otrajā puslaikā ir nospēlēts aptuveni 10 minūtes, tā kā vēl 35 minūtes. Interesants cīņas pavisam noteikti. Un savā ziņā varam teikt, ka arī otrajā puslaikā ir nostrādājis šis neiesi tu, iesi tev faktors, jo Tarnišvili varēja izšķirt spēli, neizšķīra. Diekvišvili, Gruzīns, tautietis Tornīkas, ielika pretī, ielika devītniekā, un panāca 1-2. Atgūst viens vārds. Šis Jelgavas starpzonas papildinājums, pievienojās viņš no Rīgas Daugavas, ar lielu enerģiju darbojas treniņos, ir arī viens no galvenajiem klimata speciālistiem, tā viņu Jelgavā ir iesaukuši, daudz joko, daudz uzmuntrina komandas biedrus, un tagad sezonas sākumā ir izcēlies arī ar 2 vārtu gūmiem, un skaisti iesit šeit. Viņš ir Olēnē, un starp citu Jelgavniekiem pirmie vārti šajā laukumā, savā mājas laukumā sezonas sākumā. Tā kā arī tāds interesants fakts, 3. spēle jau un 3. spēlē tikai pirmos vārtus šajā laukumā spēja gūt Jelgavnieki, un tagad būs
interesanti. Būs interesanti jau spēles sākumā. Brīdināja, varam teikt arī tā, jūs par aizraujošu sagaidām spēli, jo tomēr laukumā ir 2 līderis. Un tas arī spēles laikā apliecinās. Ventspilnieki pirmajā puslaikā pierādīja savu meistarību, izmantoja savus momentus lieliski. Principā momentu attiecība varētu būt pat vienā 2-2, 2 momentu Kozlovam, 2 momentu Ventspilī. Un Ventspils iesita, Jelgava neiesita, 2-0 pēc 45 minūtēm. Otrajā puslaikā pretējs skats, 1-1 pa momentiem, Tornīkiem moments, viņš neiesita, Diaganšvilī moments, viņš iesita. Gubins panāk bumbu. Timofejovs spēlē sagaida viņu Diaganšvilī. Tornīkē pret viņu Petersons. Petersons labi no malas pieskarien klāt. Izslēdz tālāko futbola valodā uzbrukuma pagarinājumu iespēju. Un Jelgavas atbalstītāji kļūst skaļāk. Pievienojas varbūt arī tie klusākie līdzstēji. Vismaz ar saviem aplausiem. Un visai īsts ir šis uzplēksnījums, bet nākot tuvāk spēles beigām, tas varētu kļūt aizvien skaļāks. Un vismaz šie aktīvākie līdzstēji un vēlākie komandas atbalstītāji darīs visu, lai par to parūpētos. Un komanda pagaidām, viņu mīluļi pagaidām ir iedzinējusi. Kā jau teicu, pirmā puslaika sākumā, tad Ventspils skaļi atbalstītāji šeit Olēnē nav ieradušies. Medēckis pret Dubru, Medēckis līdz galam un Kozlovs paprasingos Spānīnzu. Inza spēlē uz priekšu, tur Gubins. Žuļevs pret Pauļu. Pauļus spēlē noteikumu robežās, precīzi, mierīgi un pieliek bumbu pie zemītes. Tālāk Žigājos, kreisajā malā Žigājos, Kurākinam. Un piebremzē Ventspilnieki un necenšas ātri veidot savu uzbrukumu. Viņiem arī bumbas kontroli. Bumbas kontrols iegūšana, protams, nākt par labu. Visvalds Ignatāns panāks bumbu, viņš pret Gubinu spēlēs uz apspēlēšanu. Gubins pret Ignatānu. Ignatāns un, panāk to, ko viņš visticamāk arī vēlējās. Mērtiecīgi gāja tuvāk gala līnijai, lai pēc tam, ja izdodās, tad iecentrēja, ja neizdodās, tad spēlē pret Gubinu un panāk stūrstien. Un pats to arī izpildīs šoreiz, Kurākins no labās malas. Neskries, ir otrais puslaiks, arī aizsargs saprot, ka varbūt nāks tuvāk spēles beigas aizvien lielāks. Kļūst šis nogrums, un tāpēc Ignatāns. Iespējams tieši tāpēc bīstami, ļoti bīstami, bet tomēr Kozlovs palīdz aizsargiem izsit bumbu ārpus soda laukumu. Diaganšvilī pret Inzo. Inza uzvar, Inza garāks, un Inza arī uzvar gaisa divu cīņā Pauļus kreisajā malā pret Gintu Freimanu. Spēlē sieniņu ar Jančuku, bet netiek mazliet par spēcīgu, mazliet mīkstāk bija jānospēlē. Bet jāsaka godīgi, arī bija grūti izspēlēt šo futbolu. Viena no klasikām, to, ko māca uzreiz jaunatnē, mazajiem futbolistiem, sieniņu. Viens no labākajiem variantiem, kā apspēlēt 2-1 futbolistu, bet šoreiz Ventspilniekiem tehniskais izpildījums mazliet pievīla un arī palīdzība no jelgavniekiem bija, lai tas neizdotos. Dmitrijs Medēckis tagad kreisajā malā spēlē Lazdiņam. Lazdiņš piebremzēs, šoreiz spēlē atpakaļ Ricko pa kreiso malu spēlēs uz priekšu, tur slēdzās klāt Gubins pret Timofejevu. Timofejevs vienkārši sit ārā. Jelgavniekiem labs iznākums priekš jelgavniekiem būs sāna iemetiens. Timofejevam arī īpaši daudz variantu nebija, jo Gubins pietiekami lielu pretestību izdarīja pret šo labās malas Ventspils aizsargu. Un Ošs metīs sodlaukumā, un tas ir vienmēr bīstam, kā jau teicu, viens no papildu standarta situācijas elementiem priekš Jelgavas futbolistiem. Ošs met, bīstami, Diaganšvilī pagarina, un Gubins negaidīja, ka būs šis pagarinājums. Labi, Diaganšvilī ar galvu pagarināja, bet Gubins nebija pietiekami, koncentrējies, lai noslēgtu šo uzbrukumu, šo epizodu, šo standarta situāciju ar sitienu. Vienkārši pacēla kāju, varēja redzēt, ka nebija gaidījis, ka bumba aizies tieši līdz viņām. Dubra tagad tās ir pret Žuļevu, bet viss precīzi sit viņš bumba aiz sāna līnijas, un Jelgavas atbalstītāji aizvien skaļāk, aizvien aktīvāk, kā jau teicu, ar katru minūti. Nav kas jelgavniekiem šodien izrāda tribīnēs pretestību. Ventspilnieki paslinkojuši.
nav braukuši līdz olainai. Žuļevs pret Tarknišvili. Tarknišvili precīzi, beigās neprecīzi, redz, kā notiek. Kā jau labi nospēlēja Tornike, atņēma bumbu Žuļevam, pēc tam uzreiz kļūdu, un kas sanāk no šīs kļūdas, sanāk standarta situācija Jelgavai. Vienu jau šādi izspēlē tur pie sotlaukuma pēc Kaspara Dubras pārkāpuma pret Žuļevu. Dzeltenā kartītā ātri izspēlēt Tarknišvili vārtu devītniekā. Kas tagad būs 11. numurs Dmitrijs Medeckis centrēs sotlaukumā. Nu, no šās pozīcijas visticamāk nestīz. Nu, šķiet, ka arī Saula acīs šajā puslaikā tieši Uvārenkos spīd. Nu, Tarknišvili atkal radošs futbolists. Radošs. Arī šoreiz sēdās pagarināt šo piespēli interesantā veidā. Ar tādu neveiklu šķērīt, bet stūristiens, jā, to norāda abi tiesneši, gan līnija tiesnesis, gan galvenais. Un kas tam no otras malas? Romāns Bezpālos, kurš spēlē ar kreiso malu, var viņš nospēlēt no abām malām. Standarta situācijas ir malā, nu, tagad no abām malām stūristiens izpilda Dmitrijs Medeckis. Nu jā, galvenieki pēc gūtiem vārtiem ir ieguvuši, zinām, iniciatīvu, vairāk spēlē ar bumbu, vairāk šīs piespēles sodlaukumā. Timofejevs atstāja, saka, komandas biedru Vladislavam, jo kurš gan cits, ja ne Mārcis Sošs dodas pēc šīs bumbas. Nu, apzināti Kozlovam komandas biedri teica, lai viņš atstāja bumbu, lai arī po ārā. Mārcis Sošs jau tālāko izdarīs, iemetīs bumbu sodlaukumā. Un tālāk jau mēs tad cīnamies. Skatīsimies, kā Jelgavniekiem izdosies šī epizode. Dubra spēlē. Nu, ir tāda praksa citām pretinieku komandām pret Jelgavu, ka Ošam stāv priekšā pie šīs āniemtiena, lai maksimāli traucētu. Nu, Ventspils pagaidām to nedara. Freimans uzmanīgi spēlēs atpakaļ bez lieka riska Petersonam. Petersons atpakaļ tuvāk sodlaukuma. Redz, ko būs pie bumbas neveiksmīgi spēlē. Redz, ko mēģināja viņš piespēlēt Kozlovu un Ventspils pretuzbrukums. Nē, apstādina to Jelgavu. Diakvinšvili piespēlē Petersons, Kozlovs gar vārtiem un Ventspils aizsardzība Dubra. Dubra nospēlē precīzi. Un šeit paliek aizvien skaļāk. Olaine, šis jau bija labs kombinacionāls futbols, vairākas piespēles Diakvinšvili Petersonam, Petersons tālāk Kozlovs gar vārtiem, bet Kaspars Dubra dara to, kas ir jādara centrā aizsargam. Viņš nospēlē šo bumbu, bet paliek skaļāk līdz te, un tāpēc arī man ir jāpaliek skaļākam. Bet, nu, interesants futbols. Ošs met atkal sodlaukumā un Uvārenko spēlē. Uvārenko šo bumbu savāc, bet Jelgavas pārsvars aug un spēlēt vēl ir atlicis daudz. Vairāk par 25 minūtēm. Tūlīt 30 varētu būt kopā ar visu kompensācijas laiku. Varbūt visas 30. Skatīsimies, kad Ventspilnieki pirmo maiņu veiks. Un kā ierunājās par to tā Ahmeds Abdultaofiks, nigērietis, viens no uzbrukuma līderiem, nu, iesit pirmajā spēlē pret Rīgas Daugavu abus vārdus, atklāšanas spēlē Ventspils 2-0 uzvar, bet neizturēja nervi viņam vienā epizodē šķiet pret Jokstu, tā bija, nu jā, tieši tā pret Jokstu, un saņēma sarkano kartī, kam plusā nāca 3 spēļu diskvalifikācija, tā kā reiķiniet paši, šī ir pirmā spēle, kad atgriežas Abdultaofiks spēlē un nāks viņš uz maiņu. Nu, arī Abdultaofiks gados ļoti jauns, tikai 21 gads ir šim nigērietim, lai gan šeit jau 3. sezonu spēlē viņš Ventspilī. Nu, Ventspilniekiem tagad svarīgi būtu iegūt mazliet bremzēt spēles tempu, iegūt bumbas kontroli. Un, domāju, to viņi arī varētu darīt. Tagad bīstams uzbrukums. Sanāk Tarknišvili, raujās sotlaukumā, krīt Tarknišvili. Nu, nav tā 11. Tas nav 11 metrus vadsiens pavisam noteikti, bet nu Ventspilnieks šķiet, ka gatavo veselas 2 maiņas. Vēl laukumā nāks Oļegs Žatkins, 15. numurs, kurš arī Jelgavā vairākas sezonas tieši uz īres tiesībām ir spēlējis. Bet nu pamatā vienmēr viņš ir Ventspils futbolists, krietni pieredzējušāks jau par Abdultaofiku. Žatkinam jau ir 27 gadi. Kozlovs labi pacīnās. Beigās pie bumbas Diakvinšvili, nu redzam, Diakvinšvili mazliet zemāk tomēr sēžās nekā Kozlovs. Kozlovs ir izvirzītais uzbrucējs un principā pat veseli 3 centra pussargi, Diakvinšvili, Medeckis un Lāsdiņš. Un Diakvinšvili, šī pozīcija viņam patīk, viņš savāc bumbu vidējā līnijā, tad jau var arī izpausties viņa radošums, var viņš gan pats uz apspēlēšanu iet, gan meklēt kādu piespēli un nu, Georgijs jau nu izdomās, ko viņam darīt, bet un šeit tā tad jau pieminētā maiņa. Muječi iet malā
diezgan centīgs šajā spēlē bija, bet, lai kaut ko izveidot, tomēr meistarības pagaidām šim 21 gadu vecajam futbolistam pietrūks. Un viņa vietā cits leģionārs, cits vienauds Nigērietis Ahmeds Abdul Tofiks ar numuru 22. Otru maiņu gan būs mazliet vēlāk. Žatkins vēl laukumā nedodas. Tātad Muječi dodas atpūsties. Kaspars Īkstens savāk šo bumbu. 2-1, joprojām vadībā ir Vēnspils futbolisti. Minimāls pārsvars viņiem pēc pirmā puslaika bija 2-0, bet otrā puslaika sākumā Diakonišvili vienu lodīt vārdu devītniekā ielika. Lazdiņš labi pacīnās, Diakonišvili uz labo malu pārvirza bumbu Freimans. Viens pagaidām Žigājos tuvojās, ka Freimans ies garām. Freimans arī aiziet garām, meklē piespēli. Nesapratās šoreiz ar Petersonu. Gins Freimans gaidīja, ka Petersons varētu vairāk uz gala līniju līst. Un Petersons tā nedomāja. Petersons varbūt jau paguris un cerēja, ka Freimans viņam mazliet fiziski vienkāršāku risinājumu atradīs. Centrēs uzreiz soda laukumā, bet tā nenotika. Lazdiņš tagad gaisa divcīņā uzvar, un bumba šeit gar manu galvu mazliet. Pagaidām man spēlē nenāks iesaistīties, un visticamāk es to arī šodien nedarīšu. Žigājevs kļūdās Jelgava, un tas var būt izšķiroši. Kas notiek? Notiek tas, ka bumba ir pie gala līnijas Ignatānam. Jelgava kļūdās, Žigājevs var iesist no šādas pozīcijas un bloķē. Bloķē šķiet, ka Valērijas redz ko, bet šādus momentus Ventspils var izmantot. Ir viņiem pietiekami labi meistari, ir viņiem labi sitēji, ir viņiem pietiekami tehniski futbolisti, bet šoreiz Jelgavniekiem paveicis. Pēc tam jau viņi, protams, spēlē pašaizliedzīgi pēc šīs kļūdas, un tieši tāpēc vārds neielaiž un paliek 1-2, bet Ventspilnieki, ja būtu iesistuši, tas varētu būt tāds Jelgavnieks salauzošs vārti, bet pagaidām paliek 1-2 no Jelgavas pusēm skatoties. Bet Kurākins tagad pie bumbas gan, iepriekš Ignatāns izpildīja, tagad izspēlē Ventspils, Tarkanšvili ar Kurākinu, Kurākins tagad centrēs. Labs centrējums, bet tomēr Ošs tur ir garāks, Ošs ir spēcīgāks un gaisa divciņās. Mārts ir arī pietiekaši meistarīgs ar pozīcijas izvēli. Varbūt pirmajā sezonās Jelgava, bieži krita šajā ziņā Mārts, bet, nākot pieredzē klāt, nākot tieši šim spēļu pieredzēm, Ošs ir arī šajā ziņā progresējis. Un arī jauns futbols, tikai 22 gadi priekš centra aizsarga, tas nav daudz, un Mārcim arī vēl karjera ir, lielākā daļa karjeras ir priekšā. Jelgavas fani atkal cenšas aktivizēties, kā jau teicu, Ventspilnieki pagaidām šodien neko pretī neliks, jo vienkārši nav kam likt pretī fanu ziņā. Laukumā viņi pagaidām ir labāki. 2-1. Abdultofiks. Un Petersons sit pēc tam bumbu pret Ahmedu, un tā pienāksies Jelgavniekiem. Saulīte joprojām neatkāpjās, un līdz pat spēles beigām. Visticamāk jau, ka tā neatkāpsies silts laiciņš un uz mākslīgā seguma. Tas ir vēl siltāks. Un varbūt varam teikt, ka pat karsts. Un tagad Inza nokrīt interesantā epizodē. It kā bija kājās, pēc tam padomāja nokrīt. Tiesnesim labāk redzams, bet no manas pozīcijas izskatījās, ka ne no kā nokrīt Inza. Un pēc tam arī bez problēmām skrien. Un visticamāk, ka nekļūdīgs būs mans minējums. Tomēr tieši Inza pārkāpa noteikumus. Freimanis. Jāiet uz bumbu. Kozlovam ir jāiet pretī šādām bumbām uzbrucējiem. Protams, centra aizsargi to var izmantot. Tad Kozlovs. Pagājušajā sezonā Ventspilī spēlē nav noteikumu pārkāpumu. Labajā malā Medeckis. Medeckis apman Žigāju piespēlē atpakaļ Freimanim. Tālāk Lazdiņš. Lazdiņš, ko izdomās Lazdiņš? Iet garām Abdultofikam Lazdiņš. Petersonam. Lazdiņš. Paspējas pie bumbas Lazdiņš. Diakonišvili centās skaisti spēlēt. Bumba joprojām spēlē un Diakonišvili mazliet pārcentās no muguras pārkāpa noteikumus, bet pēc šī laba izspēle, atkal tiešām laba izspēle, mazliet gāja uz priekšu, it kā Ventspilnieki saspieda Jelgavnieks. Jelgavnieki mazliet atvirzīja bumbu atpakaļ, un pēc tam vēl viens trieciens. Ja neiet uzreiz, tad mazliet pavelkam ārā un liekam vēlreiz savā ātrumā iekšā, un Lazdiņš to parādīja. Lazdiņš ar labu ātrumu
pietuvojās sodlaukumam, sākoja piespēle Petersons. Petersons pēc tam ar tehnisku filigrānu piespēli, tā teikt, iegrieza bumbu sodlaukumā, lai Lazdiņš var līdz tā arī paspēt aizskriet. Pēc tam piespēle un šķiet, ka Diekņšvili ļoti efektīgi centās spēlēt ar papēdīti. Aiz muguras šo bumbu pārvirzīt vārtīklā, bet neizdevās. Un joprojām Ventspils ir vadībā. Ventspils, protams, neizteiksies. Viņi arī jūt, ka Jālgavnieki uzņem apgriezienus, uzņem spēles ritmu, un viņiem ir pagaidām minūtes stila, bet arī Ventspils tiek pie saviem momentiem. Pat 2 momenti bija gan Diekņšvili, gan pēc tam pēc Jelgavas kļūdas. Un Ventspils šos viņu pretuzbrukumi arī ir ļoti asi, ļoti bīstami. Redzam, viens pēc otra viņi atrod iespējas, lai sāsinātu epizodes. Jančuks, Ignatāns. Ignatāns piebremzē, pagaidām neļauj sist pa vārtiem Jelgavnieku pretiniekiem. Rečko, gaisa divciņā uzvar Abdul Tofiku. Tornīka mazliet pagrūž uz priekšu uz Medeiski, tiek it kā līdz bumbai, bet precīzai piespēlē nepietiek. Gubins kļūdās. Rūpīgāk ir jāspēlē savā aizsardzības zonā Jelgavniekiem, jo, kā jau teicu, Ventspilī ir futbolisti, kas var nogalināt. Rečko. Ne tas ātrākais, bet gudrs un izprotošs futbolists. Žoļevam bija piespēle, Saka skatītāji Umņica. Rečko, gudrinieks, teiksim tā. Tieši tā arī nospēlē. Rečko ar korpusiņu, pēc tam arī atrada piespēli Freimans pretī bumbai pret Žigājevu. Bez noteikumu pārkāpumu, bumba paliek Ventspilī. Asi izskatījās, bet viss noteikumu robežās. Abdul Tofiks pa vārtu pārlikni. Ahmeds Abdul Tofiks. Jā, redzējām, kāds Ventspilī ir šis potenciāls, un Freimans šķiet, ka saņems zeltaino kartīti. Jā, tieši tā tiesnesis no Lietuvas, tātad galvenais tiesnesis Sergijs Šļiva no sākuma parādīja, ka spēle turpinās, un pēc tam piešķir brīdinājumu Freimanim. Iepriekšējā spēlē Freimanim brīdinājumu nebija, viena spēle iepriekš pret Skonto bija, tā kā otrais brīdinājums šķiet sezonā Gintam Freimanim. Bet pēc tam jau redzējām, kāpēc atstaļā turpināt uzbrukumu Šļiva varēja 3-1 panākt Ahmeds Abdul Tofiks, bet trāpīja pa vārtu pārlikni. Pa vārtu pārlikni trāpīja šis nigērietis. Tagad pie bumbas Jurijs Žigājevs. Piespēlē viņš sodlaukumā un tur spēlēs Kaspars Īkstens. Pietiekam daudz ekspertu šeit ir tribīnēs. Saka, kā jāspēlē Īkstenam uz priekšu, tā arī dara Īkstens. Nedrīkst neklausīt ekspertiem. Tribīnēs vienmēr viss ir redzams vislabāk. Lazdiņš, kreisajā malā Gubinām saspēlē. Ar roku šķiet spēlē Tornīke. Tomēr nē, pēc tiesneša dobām nē. Medeicis cenšas nogast. Žigājevs ar vienu kustību garām, pēc tam piespēle un Īkstens. Nebija tā spēle aizsargam. Īkstens, es domāju, nebija tā piespēle. Īkstens, es domāju, pavisam drošāk varēja novērtēt šo epizodu un savākt bumbu. Nebija tā kustība piespēle, nebija pavisam noteikti. Īkstens, drošības pēc pieturēja bumbu ar kāju. Skatītāji, kad bija uzreiz pārliecināti. Arī šajā epizodē viņiem bija savs viedoklis. Viņi teica, ka var spēlēt. Ņem rokās Īksten. Bet tagad aizmugurs šķiet, ka jau 3. vai 4. šajā spēlē Jelgavniekiem. Vairāk iesildās futbolistu laukumā Pāvils Hohlovs. Šķiet apģērb savu kriekliņu tagad. Nav spēlējis šajā sezonā šķiet vispār ne minūti virslīgā. Hohlovs vai varbūt arī Jaudzems. Pēc matu sakārtojuma līdzīgi futbolisti, varbūt, ka drīzāk pat Jaudzems. Bija pašā sezonas sākumā Jaudzems uzspēlē, bet pēc tam salauz vienu no kājas pirkstiem, tāpēc bija izkrits no sastāva. Arī jauns futbolists 1995. gadā dzimis Jančuks sit! Īkstens atsit, Īkstens joprojām saglabāja Jelgavu spēlē. Joprojām Kaspars spēle mums šodien. No vārtiem uz vārtiem, līdzīgi kā vakarā Jūrmals derbijā. Var krist Diekņšvili beigās arī krīt. Bija noteikuma pārkāpums, tiesnesis pareizi tagad parāda. Jā, pēc tam nebija noteikuma pārkāpums tur tuvāk sodlaukumam, kur varbūt gribētu noteikuma pārkāpumu Diekņšvili. Bet tur, kur tagad apstādināja spēli tiesnesis Šļiva, tur bija noteikuma pārkāpums pret Diekņšvili. Viņš turējās kājās, it kā saglabāja bumbu par bumbu kontroli, pēc tam tuvāk sotlaukumam krita. Tajā epizodē, protams, noteikuma pārkāpumu nebija, bet tur, kur tagad ir bumba, tur bija.
Tātad pie tās tagad Dmitrijs Medecis un Vladislavs Kozlovs. Kozlovs šķiet, ka grib sist pa vārtiem. Kozlovs arī sitīs, šķiet spēcīgi. Vai nebūs sienjā, vai pāri, vai vārtu rāmī, tomēr pāri. Kozlovam šie sitieni ir raksturīgi. Pārsvarā bumbas no šādām pozīcijām viņam tomēr lido pāri vārtiem, bet vēl aptuveni minūtes 17 šajā spēlē. Tā kā ātri skrien spēles otrais puslaiks uz priekšu, interesants spēle, domāju, piekrītat arī jūs. Kas šajā lieldienu jau tuvāk vakaram ir pieslēgušies futbolam un skaistam, interesantam futbolam Latvijas futbola virslīgai, kuras ģenerālsponsors jau 2. gadu ir SMS Kredit LV. Teknišvilī. Noteikumi pārkāpums pret Dubru šoreiz. Kozlovs un Dubra šķiet saskrējās ar galvām. Kozlovs arī saķēris galvu. Dubram izskatās varbūt mazliet sāpīgāk. Viņš ir uz zemes vai ir arī asinis. Varbūt ir arī asinis. Paskatās uz savām rokām Kaspars un būs ārsta palīdzība, bet tikmēr maiņa. Tikmēr vairāks, kas tagad Jelgavnieki. Jā, Jelgavnieki, protams, izmanto šo pauzīti, lai padzertos. Un tā tad malā iet malējais aizsargs Gubins. Un viņa vietā nu šķiet, ka tomēr Artis Jaudzems. Jā, tieši tā, tas ir Artis Jaudzems, tā kā Jelgavnieki netaisās šo spēli. Vienkārši atdot, Jelgavnieki ies līdz galam spēlēs, šķiet tagad ar 3 aizsargiem, varētu būt kā Ošs paliks kā vienīgais centrālais, Valērijs Reicko spēlēs kā kreisais aizsargs, tā viņam ir ierasta pozīcija. Pirmos gadus virslīgā tieši tur Valērijas spēlē. Šķiet, ka vienu reizi pat tika izsaukts uz izlasi, uz vienu šo savstarpējo spēli izlašu, vai katrā ziņā bija vienu brīdi kandidāšu sarakstā. Labajā malā tātad spēlēs Gins Freimans. Šķiet, ka tieši tā, un tad jau priekšējā līnijā skatīsimies, kā savirzīsies. Nē, tomēr spēlēs ar 4 aizsargiem joprojām Jelgava, vienkārši Žuļevs nosēdīsies kā kreisais aizsargs, arī Žuļevs tādā pozīcijā ir spēlējis nedaudz, bet ir. Tā kā Žuļevs slēgsies klāt, tas ir pavisam skaidrs, viņš pēc iespējas daudzāk centīsies pieslēgties uzbrukumiem, bet Jaudzems tomēr izteiktāks būs malējais pusargs, 15 minūtes mums šajā spēlē, skatīsimies, cik būs kompensācijas laiks, maiņas komandas veids, 3, es domāju, būs pavisam noteikti. Kaspars Ikstens tagad uz priekšu sīt bumbu. Dienšvili neaizsniedz, bet vai tiks Kozlovs? Nē, Kozlovs netiek, Pauļus savāc to. Turnīkā uz priekšu Vadimam Jančikam. Jančiks neaizsniedz. Vadims neaizsniedz un bumba atkal pie Jelgavniekiem. Atkal arī šajā pie šāda rezultāta, šādā spēles posmā jau varam domāt, kā spēlēs Ventspilnieki, vai sēdīsies aizsardzībā, vai varbūt Jelgavniekiem izdosies viņus nospiest un piespiest spēlēt vairāk aizsardzībā, vai tomēr ies uz to, lai gūtu 3. vārds. Pretuzbrukumos viņiem būs iespējas. Tas ir varbūt reālākais veids, kā viņi varētu gūt 3. vārds, bet Jančiks arī šoreiz spēlē neveiksmīgi, centās viņš pamest pretspēlētājiem bumbu garām, lai pēc tam ātrumā jau pa labo malu rautos. Tur, protams, uz vidu tad ietu Ahmeds Abdultofiks, bet atkal mazliet paspēcīgi. Abdultofiks tagad pieliek bumbu pie zemes, mierīgi, tehniski un precīzi. Žuļevs apstrādā bumbu veiksmīgi, pasit pēc tam piespēle Jaudzemam, Jaudzems Medeckim, pietur bumbu Jelgavnieki un beigās pie tās jau pēdējais posms komandā, pēdējais posms komandas schēmā, tātad vārdsargs Kaspars Ikstens. Pa ilgu Reicko un pastrīdās mazliet savā starpā Jelgavnieki, kā bija precīzāk un pareizāk jāspēlē Valērijam, bet spēle turpinās un jābūt vienam mehānismam komandā, nevis saraustītam, nevajag strīdēties. Protams, emocijas ir sākāpinātas pie šāda rezultāta, kad tiek darīts viss, lai 1 punkts tomēr šajā spēlē tiktu izcīnīts. Jelgavniekiem Lāsniņš tagad spēlē 2. stāvā, Jaudzems netiek līdz bumbai Timofejos, bet Jaudzems līdz galam, Jaudzems tiek pie bumbas, nesaprotās. Ventspilnieki Jaudzems sit, bet sitiens neizdots. Tu varbūt varēja vēl tālāk iet Artis tomēr daudz bija brīvas pozīcijas, bet jaunais futbols tikko uznācis laukumā. Šādā spēlē centās pēc iespējas tādu drošāko variantu tieši šajā ziņā, ka lai tiktu līdz sitienam, bet šķiet, ka varēja rauties uz priekšu vēl Artis, bet beigās tas nenotika. Sita no distances no metriem 18 Jaudzems, sitiens neizdevās un Vārenko nemaz nekas nebija jādara. Reicko jāizsniedz, Reicko arī atrod piespēli, Žuļevs, Reicko uz priekšu. Jā, labi, droši.
labi droši nospēlē. Es domāju, arī jūs fadus dzirdat. Un Diekviņšvili. Fadi. Jūs viņus dzirdat. Aktīvi ir iekarsuši. Un tie ir Jelgavas atbalstītāji. Pavisam noteikti. Un pietur bumbu. Inza un atkal kļūdās Ventspilnieki. Dara viņi pagaidām visu, lai dotu Jelgavniekiem iespējas. Diekviņšvili Jaudzemām. Artis pret Timofeju. 2 arti laukumā Jelgavniekiem. Lasdiņš un Jaudzems. Žuļevs. Apvada Žigājev. Žuļevs. Joprojām ar korpusu. Joprojām ar Žuļevs ar korpusu. Diekviņšvili. Žuļevām. Žuļevs. Joprojām ar bumbu vadījums tehniski spēlē. Nav kam piespēlēt. Un beigās bumbu zaudēt. Asa, ātra, aktīva spēle, bet, tikpat ātri centīsimies iziet komandu nākamajām spēlēm. Jelgavniekiem kausa izcīņa pirms tam trešdien pret Liepāju, kas jau vairāk kārt ir pieminēta, bet virslīgas 7. kārta arī jau pavisam drīz spēle pēc spēles aprīļa mēnesī, 26. aprīlī 3 spēles. Jelgavnieki tiesa šo kārtu izlaidīs, tā kā viņiem būs iespēja atpūsties, bet Ventspils tātad 27. aprīlī svētdienā Ventspils Olimpiskā centra dabīgā Seguma laukumā 2002. Viena no klasikām, viena no Latvijas futbola virslīgas klasikām Ventspils pret Skonto. Bet tagad pievēršamies atpakaļ spēlēju Olainē, jo šeit ir pavisam interesanti. Bet jāsaka arī, ka nav vairs daudz palicis ar kompensācijas laiku, aptuveni 10 minūtes, varbūt kādu minūtīti vairāk, bet nekas daudz. Kā jau teicu, otrais puslaiks iet ātri. Un to aiz beigām Kozlovs. Atkal labi saspēlēs Jelgava. Medēckis uz tālo stābu. Jaudzems sitīs Žuļevs, līdz Žuļevam bumba neiziet, un Jaudzems pārkāps noteikums pret Timofeju. Jaudzems, centās līdz bumbai tik, bet Timofejus pozicionāli bija ieņēmis ideālu pozīciju, lai Ārtim tur nebūtu nekāda varianta. Vārenko uz priekšu tur piespēlē viņš Ignatānam. Ignatāns arī apstrādā šādu bumbu. Tas jau arī liecina par futbols tehniku. Liekas pašsaprotam, bet daudz futbols ar tādām bumbām netiek galā. Abdultofiks. Neveiksmīgi spēlē Abdultofiks. Beigās pie bumbas būs Lāsdiņš. Šķiet, ka tieši tā Ārts ir uzspēlējis Ventspilī. Bet nenozīmīgu lomu spēlējis. Aicina aizvien ātrāk spēlēt Jelgavniekiem fani. Un Tornīka tur pirmais. Lāsdiņš klāt. Un jāslāpē temps tagad Ventspilniekiem. Tas ir tas, kas ir viņiem izdevīgāks, jo viņi ir vadībā, bet būs vēl viena maiņa Jelgavai. Pēc auguma parametriem tas ir Maksims Daņilovs un arī pēc spēlētāja numura. Tas ir Maksims. 29. numurs Maksims Daņilovs nāk laukumā un ierakstais Jelgavas sauklis. Nākamā laukumā nāk Jelgavnieks, kapitulē pretinieks. Redzēsim, pagaidām kapitulē tieši Jelgavnieki. 1-2. Liekas sitiens šoreiz Ignatāna izpildījumā. Nav vajadzīgi tādi pie šāda rezultāta Ventspilniekiem. Pēc iespējas ilgāk jāspēlē. Ikstens asai bumbu sev, skatās, kam piespēlēt. Pastāst, kā arī jāstāv ir. Daņilovs, protams, piespēlē Daņilovam. Medēckis. Protams, Ventspilnieki ir iespiedušies aizsardzībā, ciešāk spēlē tuvāk saviem vārtiem. Centrālie pussargi slēdzās aizvien tuvāk šī soda laukuma līnijai. Arī Malēja jau slēdzās vairāk klāt aizsardzībai. Tā kā Jelgavniekiem būs grūti, bet tagad viens no Ventspilniekiem ir cietis. Tas ir Visvalds Ignatāns, numur 8. Nebūs vajadzīga ārsta palīdzība, pēc tam Visvalds pieceļās, ir gatavs turpināt spēli, un Francisko Inze šo bumbu arī izspēlēs. Un piespēl kreisajā malā tur Ignatāns. Un pret viņu aktīvu Freimans. Un Freimans šādās epizodēs bieži arī pārkāp noteikums, tas tagad arī notiek, un Ventspils spēlēs pēc iespējas ilgāk dosies līdz notikumu vietai. Un pēc tam arī izspēlēs šo bumbu. Antons Korākins pie tās numur 3 aizsargs, kreisās malas aizsargs.
Viens pilniekiem vēl viena maiņa šķiet ir atlikusi. Vai pat divas. Žatkins beigās tā arī laukumā neizgāja, palika uz soliņa. Pauļus. Sitīs Pauļus. Pauļus arī sit. Ritko bloķē un beigās Ritko arī uz priekšu jaudza. Un tur Timofejos spēlēs ar galvu. Precīzi nospēlē Timofejos un pēc tam arī Pauļus norientēs tā, lai piespēlētu tieši savam komandas biedram. Un tur spēlē Īkstens spēlē. Īkstens ievada bumbu. Laukumā ar roku. Lazdiņš, 28. numurs labajā malā Gintam Freimanim. Gins uzņems ātrumu. Tur Niki to neļauj un tieši no Freimaņa bumba atstāja laukuma robežu aizvien tuvāk. Nāk tas brīdis, kad kompensācijas laiku parādīs spēles 4. tiesnesis Aleksandrs Anufrijevs no Rīgas. No 3 minūtēm būtu jābūt. Un tas ir reālākais variants. Lazdiņš, Kozlovs. Kozlovs pietur bumbu, pēc tam krīt. Ventspils uzskata, ka noteikuma pārkāpuma nebija. Un tieši Golubevs ir starp citu tas, kurš dīreģē spēli. Vladimirs Beškarevs mierīgi sēž. Sergejs Golubevs laukuma malā ir aktīvākais. Viņš saka Mārcim, ka ir jāmet bumbu uz priekšu. Un Beškarevam pagaidām izskatās, ka viss apmierina. Dod viņš savus sūtījumus Golubevam, kā arī jāspēlē, bet tieši Sergejs ir tas, kurš to izpild pagājušajā sezonas galvenais treneris Jelgavā. Šogad asistents, bet arī milzīgu darbu Jelgavā veids Golubevs. Kā neatņemam Jelgavas kluba sastāvdaļa. Ir Sergejs. Jaudzēms! Var sīst Jaudzēms! Jaudzēms sīt un virsū Vārenko. Ilgi gatavojās Jaudzēms šim sītienam. Beigās arī uzsita, bet virsū Vārenko. Skatītājiem atkal ir savs viedoklis. Bija jāsit ātrāk un bija jāsit pa zemi. Tā kā Jaunzems neizpildīja nevienu no šiem nosacījumiem, lai gūtu vārdus. Bet tagad Recko pēdējās minūtes pirms kompensācijas laika. Recko uz priekšu. Tur Daņilovs. Un vēl viena bumba aiz tribīnēm. Jelgavniekiem jāveic ir pēdējais spiediens, pēdējās minūtes, Jaudzēms. Pie kā bumba pie Tornikas un Tarhnišvilis ir tālu uz priekšu. Joprojām Ventspils ir tuvāk 3 punktiem. Ventspils vadībā ar 2-1. Pēdējais uzrāviens būtu jātaisa Jelgavas atbalstītājiem. Uz priekšu dzen savus mīļus atbalstītāji. Daņilovs pret Dobrovu. Daņilovs izcīna bumbu. Beigās Pauļus. Pauļus kļūdās. Žuļevs kreisajā malā pret Žigājovu. Žigājovs pret Žuļevu. Žuļevs pret Žigājovu. Vadims. Piespēlē Medeckim. Medeckis Freimanim. Un paredzēja šo piespēli. Ignatants maksimāli apgrūtināja Freimanim, lai tas varētu piespēlēt tālāk labajā malā uzreiz. Un Dieknišvili krīt. Izskatās ļoti sāpīgi Dieknišvili. Medeckis piespēlē Jaudzemu. Dieknišvili uz zemes. Jaudzēms un būs stūra sitiens. Labi. Uz pretkustību parāda Timofejo Jaudzems. Pēc tam pieslēdzās Dubra. Un Dubra šo epizodu izslēdza. Bet būs stūra sitiens. Būs arī maiņa. Taktiskā maiņa Ventspilniekiem. 8. numurs Visvalds Ignatācijas malā. Varbūt kāds no aizsargiem būs tas, kurš dosies laukumā. Varbūt arī nē, bet skatāmies, kurš tas ir. 8. numurs iet malā, tas ir skaidrs, Visvalds Ignatāts. Nevarēs tagad mainīties. Vai Visvalds Ignatāts? Un kas tagad notiek? Vai tā ir viltība, vai kaut ko nesaprot? Un Visvaldim Ignatānam saka, lai viņš iet malā gar galīniju, kaut ko viņš tur ākstījās. Mēģināja varbūt vilkt laiku. Bet katrā ziņā tas pēc tādas ākstīšanās mazliet izskatījās. Bet ir stūrstiens Medeckis uz tālo stabu. Ošs. Kozlovs. Kaspars Svarbs tātad vietā. Tofiks un Timofejos pēc iespējas tālāk. Tūlīt redzēsim kompensācijas laiku, kas būs 3 minūtes. Tieši tā, 3 minūtes vēl Jelgavniekiem, tā kā skatāmies.
savos laikrāžos. Un Ikstens uz priekšu vēl tieši tik ir palicis šajā spēlē. Ventspils ir tuvu 3 punktiem. Vai arī būs tuvu pēc 3 minūtēm. Tātad pēdējie uzbrukumi šajā spēlē. Jelgavnieki ar bumbu. Paprasingo Abdul Tofiks, tur divi tā teikt. Stalti vīri devās pēc bumbas Daņilovs un Ošs ražanākie puiši Jelgavas sastāvā, bet aizvien mazāk laika paliek Jelgavniekiem, lai izrautu šajā spēlē kaut punktu. Ikstens uz priekšu, tur ir redz ko, tur ir visi garākie Jelgavas futbolisti. Un nav kas nospēlē. Jā, redz ko labi pagarināja bumbu, bet tur bija jābūt kādam no uzbrucējiem, kas noslēdz ar šo epizodu. Arenko tagad vilks laiku, pēc tam sitīs pēc iespējas tālāk. Pareizi spēlē Ventspilnieki. Viņiem viss pagaidām apmierina. Valerijs atkal nospēlējis precīzi Freimanim. Medeckis. Labi tiek galā ar pretiniekiem Medeckis, bet ir jāiet uz priekšu. Nav laika vairs šeit rādīt savu tehniku, savu individuālo meistarību. Un redz, ko kļūdās nopušās Jelgavas skatītāji, Jelgavas atbalstītāji. Timofejevs, protams, nekur nesteidzās, lai arī kā protestē. Jelgavas atbalstītāji Timofejevs dara tas, kas viņam ir jādara. Jāspēlē pēc iespējas lēnāk, jātuvina savu komandu uzvarēju. Un Ventspils tā ir ļoti tuvu. Aizvien mazāk un mazāk laika. Jelgavnieki, protams, steidzās, bet neviens no Ventspilniekiem nedodas pēc bumbas, pie bumbas. Un vēl aptuveni 2 minūtes palikušas. Maz laika ir Jelgavniekam, un Daltofiks tagad var spēlēt vilkt laiku pie tālās stūra Karodziņa. Tas viņam ir jādara, viņš to arī dara. Kurakinam piespēl, Kurakins tālāk Abdultofikam. Tur bumbu Ventspilniekiem. Pārkāp beigās nopeikums Abdultofiks, bet Ventspils soļo vēl vienai smagai uzvarai, bet uzvarai, kas dos 3 punktus un var palikt joprojām. Punktus nezaudējusi Ventspils, 15 punkti jau pēc šīs spēles var būt Ventspilniekiem. Visus priekšu dzen. Treneris Jelgavs Sergejs Golubovs pieceļās tagad arī Vladimirs Beškarevs. Arī Vladimirs šajā brīdī pieceļās. Bumba pie Medeckis no liekas sitiens. Tā nevar gūt vārds, tā nevar pārspēt Maksimu Vārenko. Un Maksims to arī pārāda, protams, viegli šo bumbu savāc pēdējās epizodes. Varbūt jau arī viss, bet visticamāk vēl viens uzbrukums būs Jelgavniekiem. Lazdiņš. Joprojām ar bumbu Lazdiņš. Jāsat uz priekšu, tā viņš švīlī klāt. Freimans. Labajā malā Freimans. Paspēs vēl centriem veikt. Nē, bumba ir Jelgavniekiem. Ošam ir jādodas pie tās. Un pēdējā epizode šajā spēlē Mārcis Ošs metīs sodlaukumā. Tur dodas arī Kaspars Ikstens. Jelgava cīnās līdz galam, bet ar cīņu var arī nepietikt šajā spēlē. Bet Ošs tagad met bumbu sodlaukumā. Kas pie tās? Mārcis pie tās arī ir, bet vairs neļauj vēl vienu centrējumu veikt. Spēles galvenais tiesnesis un Ventspils izcīna uzvaru ar 2-1. Smaga uzvara, bet uzvara nemaina iegūto punktu skaitu. 3 punkti šodien Ventspilniekiem un Jelgavniekiem. Jāsamierinās ar vēl vienu zaudējumu. Otrais zaudējums sezonā. Labs futbols, laba spēle. Domāju, patika arī jums. Un tiekamies kādā no nākamajām translācijām ar manīm. Visticamāk, trešdien Latvijas kausa pusfinālā. Tātad par spēlēm stāstīja Kris Šupinieks. Mīliet futbolu, tas ir labākais sporta veids, un tiekamies kādā no nākamajām translācijām. Visu labu! Viņa dižākā kauja sākas. Andrew Garfields, Emma Stone un Jamijs Foks. Kulta blogbāstera turpinājumā apbrīnojamais Zirnekļa cilvēks 2. Kino no 25. aprīļa. Vēlies kļūt par pirmo PINS miljonāru? Līdz 1. maijam apmeklē jebkurus 3 PINS programmas partnerus un piedalies izlozē. Uzzini vairāk pinsforme.com.